Labdien! Sākam atkal mūsu praktisko nodarbību. Nu jau 5. Prieks atkal redzēt klātesošos. Un šodien tātad turpināsim vērtēt iestādes pakalpojumu kopuma vadītājas skatu punkta. Nu jau vērtēsim iemeslus. Cik nu vērtēsim, pārskatīsim, jo Andrejs jau ir pastrādājis. Un līdz ar to drīzāk pārunāsim, kā izskatās šie te cēloņu vērtēšana un cēloņu noteikšana. Lūk, tā kā šīs dienas tēma - cēloņi. Un sāksim, protams, kā parasti ar reklāmu. Tātad, kā jūs redzat, mūsu ministrijas mājaslapā ir pieejams jau 4 nodarbības, 4 nodarbību video ieraksti. Lūk, tātad faktiski ir pabeigta visa esošā stāvokļa novērtēšana. Mēs esam kopīgi pārunājuši. Lūk, un šodien tātad 5. nodarbība sāksim pārunāt cēloņus. Līdz ar to šie video ieraksti arī ir pieejami, un visiem, kam vajag, varat arī izmantot. Atgriežoties pie mūsu jau kopējā faila, tātad kopsavilkums. Vērtējums, kā jūs redzat, ir pilnīgi pabeigts un pārunāts. Un šodien tātad sāksim skatīties cēloņus. Es teikšu tā, ka šī cēloņu meklēšana man padodas visgrūtāk, jo bieži vien ir tā, ka ir grūti piemeklēt konkrēto spēju vai resursu, kas varētu būt par iemeslu neizpildē. Jo dažreiz ir vienkārši nav izdarīts, tāpēc, kad nav izdarīts. Un tam nav nekādu citu cēloņu. Politika jauna lieta, vēl neesam šo sākuši darīt, neesam izdarījuši. Bet tādas iespējas nav atzīmēt, ka nav izdarīts, vienkārši tāpēc, ka nav izdarīts. Tur varētu teikt, nav laika, nav cilvēku, varbūt tā kaut kā, varbūt tās nav sakārtot procesu, bet man šis iet visgrūtāk, un citreiz es iestrēgstu pie atsevišķa kritērija, meklējot tos cēloņus. Un cik ir izdarīts, to var redzēt, un pakāpeniski ceru, ka pietiks šodienas nodarbībai. Ja kaut kur kaut kas pietrūkst, tad uzreiz būs jāsameklē un jāpievieno šī. Labi, un arī uzreiz visiem klausītājiem var pateikt, ka cēloņu noteikšana, jeb apzināšana, faktiski ir pati sarežģītākā lieta visā šajā pilnveides plāna izveidošanas epopejā. Jo tur tiešām ir jāpadomā, kāpēc. Jāatbild uz jautājumiem, kāpēc. Kāpēc kaut kas nenotiek, kāpēc kaut kas nav ideāli. Lūk, Un šodien tad arī pārunāsim gan to, kas ir, gan arī to, kas vēl nav, jo te kaut kur arī tālāk beidzās. Andrejs ir ticis krietnu gabalu, bet es domāju, mēs sāksim tomēr no sākuma, pārskatīsim un kopīgi iesim uz priekšu. Atgādinu arī pārējiem, ja gadījumā kādam ir jautājumi, tad droši uzdodiet jautājumus, jo mēs tomēr pārunājam. Šī ir praktiskā nodarbība, tātad salīdzinoši brīvi. Var arī pārunāt kaut kādas neskaidrības mazliet dziļāk un vairāk. Labi, tādā gadījumā sāksim. Un tātad cēloņi, kā mēs visi labi zinām, ir paslēpti zem šī te krustiņa. Šodien ir pirmā nodarbība, tāpēc es mazliet atsvaidzinu atmiņā tieši to metodiku pievērst uzmanību. Un tātad cēloņi, 2. posms visā pilnveides plāna sagatavošanā, un līdz ar to ar cēloņiem ir jātiek galā pirms mēs vispār sākam plānot termiņus kaut kādai pilnveidē. Mēs nevaram pārlikt, jo tad nekas iedzīgs nesanāks, jo vēl vienreiz varbūt atgādinu, ka mēs nevaram tiešā veidā pilnveidot rindiņu, konkrētu rindiņu. Mēs rindiņu pilnveidojam novērsot cēloņus. Tātad mums ir jāsaprot, kas ir iemesli, cēloņi, un novēršot cēloņus, mēs pilnveidojam arī to konkrēto rindiņu. Tādēļ bez tiem cēloņiem mēs vienkārši arī nezināsim, kur tad īsti ir jāķerās klāt no kura gala. Lūk,
Tā, tas bija vēl mazliet ievadam par to, ka īsti nav skaidrs, kāpēc nedaram. Tāpēc, ka nedaram. Jā, tad ir jāpadomā, labi, nezinājām, ka to vajag darīt, tāpēc nedaram. Tas nozīmē, ka tagad, šodien, kad jūs zinat, ka tas ir jādara, vai jūs rīt to varēsiet sākt darīt, lūk, par to ir vērts padomāt, jo es pieļauju, ka būs kaut kādas lietas, ko faktiski nekas netraucē darīt rītā jau. Un tikai nezinājām, ka to vajag, nebija nekur tas pateikts, nebija politika, un tāpēc nedarījām, un rītdien varam mierīgi sākt. Labi, tas būs ļoti vienkārši, bet tomēr viena daļa būs tāda, rindiņa, kur, pat ja mēs šodien esam uzzinājuši, ka to vajag darīt, mēs nebūsim kaut kādu iemeslu dēļ gatavi rīt to sākt darīt, jo tur būs citas lietas, kuras vispirms ir jāpilnveido. Un tāpēc mēs runājam arī par šiem te atkarībām, ka daudzas lietas mēs nevaram sākt darīt tāpēc, ka vispirms ir jāsāk darīt kaut kas cits iepriekš. Tie paši saistītie uzdevumi, ja mums nav kāds iepriekš uzdevums paveikts, tad mēs nevaram konkrētās lietas arī sākt darīt, kaut arī jau zinām, ka to vajag darīt. Lūk. Tā, tas bija par šo Andreja situāciju un sākotnējo, teiksim tā, iespaidiem. Tagad vēl vienreiz mazliet, ko tad mēs te vērtēsim, kas tad tie varētu būt par cēloņiem. Tātad pirmkārt, spējas un resursi. Lūk, mēs atzīmēsim pie spējām un resursiem, kura varētu tā grupa būt. Jo ņemiet vērā, ja mēs runājam par spējām un resursiem, tad tur lielā daļā gadījumā tā ir grupa. Piemēram, procesi. Tā ir grupa, bet faktiski katrā rindiņā var būt atšķirīgs trūkstošais process. Nav tādi abstrakti vispārēji procesi. Vienmēr ir ļoti konkrēti procesi, kuri vai ir vai nav. Līdzīgi ir arī ar informāciju. Tā ir grupa. Šeit ir jāuztver, ka tā ir grupa, un mēs ieliksim X-iņu, ka trūkst informācija. Bet tas ir tikai, lai mēs varētu to grupu atlasīt. Jo atkal, katrai rindiņai visdrīzāk, ka trūks kaut kāda cita atšķirīga informācija, nevis kaut kāda viena kopēja informācija. Tā kā tas arī ir jāņem vērā. Lūk. Un tas bija spējas un resursi, un tad otra daļa, kas mums šeit ir tie pārvaldības uzdevumi, par kuriem es jau minēju, ka var būt kaut kas nenotiek tādēļ, ka kāds no pārvaldības uzdevumiem vai pagaidām netiek veikts, vai arī tiek veikts nepilnīgi. Un tas arī varētu būt par iemeslu, ka mēs kaut ko varbūt vai nedaram, vai kaut kas neatbilst, un tādas tās lietas. Tā kā to mēs visu arī pārunāsim. Un tā, es domāju, ka vērsim vaļā pirmo, sāksim ar pienākumiem, un skatīsimies, tātad, kas ir pie pienākumiem. Tātad mums ir pakalpojumu pārvaldības politikas plānošana, tas ir lielais uzdevums. Politiku plāno varam, valsts mērogā, savukārt iestāde un konkrēti iestādes pakalpojumu kopuma vadītājs, kurš pārstāv iestādi. Tātad piedalās valsts pakalpojumu pārvaldības politikas plānošanā un aktualizēšanā. Šeit Andrejs bija vērtējumā ielicis, ka neatbilst, tātad nepiedalās pašlaik, un tad te laikam arī radās pirmā problēma, jeb neskaidrība, kāds ir iemesls, kāpēc. Kāpēc tad Andrejs, jeb pakalpojumu kopuma vadītājs iestādē, nav ņēmis dalību kaut kādā darba grupā vai kaut kādā veidā, tad, kad tika veidota šī valsts mēroga pakalpojumu pārvaldības politika. Labi, tātad atbilde uz jautājumu, kāpēc Andrejs nav ņēmis dalību, ir ļoti vienkārša. Andrejs tad vēl nestrādāja nemaz veselības inspekcijā, kur vēl saistībā ar pakalpojumiem un to pārvaldību. Tas ir iemesls. Labi. Tā varētu būt, bet ja mazliet tomēr plašāk padomājam, tad viens no iemesliem, par ko es gribētu šeit pārunāt, padomāt likt, ka faktiski iestādēs, lielā daļā iestāžu vēl tagad, bet kur vēl tad, kad tika veidota politika,
nebija vispār izveidota tāda pakalpojumu pārvaldības struktūra, nebija apzināta šīs lomas, nebija skaidrs, kā vispār miedarbojas šīs te dažādu mērogu pārvaldības lomas. Valsts mēroga, nozares mēroga, iestādes mēroga, atbildīgie, ja? Un tā ir pakalpojumu pārvaldības struktūra. Un līdz ar to skaidrs, ka pakalpojumu kopuma vadītājs neņēma dalību tādēļ, kā vispār nebija tādi pakalpojumu kopuma vadītāji iestādēs, ja? Nebija tādi izdomāti. Neviens nezināja, ka tādi ir paredzēti. Ja? Un tāpēc pirmā lieta, ja, kur varētu būt atzīmēta, nepilnība bija iemesls. Ja? Faktiski tā ir organizatoriskā struktūra. Bet te mums jāpatur vienmēr prātā, mēs nerunājam par to administratīvo struktūru, kāda ir valsts pārvaldē. Ja? Nē, mēs runājam par pakalpojumu pārvaldības organizatorisko struktūru. Ja? Kā tā tiek veidota, ja? Un kāda viņa izskatās. Un atkal mazliet vairāk par šo te struktūru, protams, ja? Ir aprakstīts politikā, un šeit, lūk, ja jūs gribētu redzēt, ja uzklikšķinot, jūs nonāktu arī pie tā aprakstiņa, kāda tad ir tā struktūra. Bet ir skaidrs, ja, ka tā struktūra paredz to, ka iestādē ir jābūt pakalpojumu kopuma vadītājiem, pakalpojumu vadītājiem, un arī citām lomām, ja, kuras, faktiski varētu būt, ka šī brīdī vai tajā brīdī vēl nebija, ja, tad, kad jūs vērtējāt, ja. Tagad, jā, iespējams, ka jūsu iestādē jau pakalpojumu kopuma vadītājs vispār ir tāds apzināts, noteikts un labākajā gadījumā arī, teiksim tā, ir rīkojums, ar kura palīdzību šis pakalpojumu kopuma vadītājs ir oficiāli nominēts, ja, tātad norīkots šo pienākumu veikšanai. Un tas nozīmē, ka tagad jau pakalpojumu kopuma vadītājs varētu iepazīties ar saviem pienākumiem un zināt, ka viņam ir jāņem dalība arī dažādu citu mērogu politiku un stratēģiju izstrādē. Ja, jo šeit mēs runājam par politiku, bet tieši tāda pati situācija tālāk jau ir par nozares attīstības stratēģijas izveidi. Ja. Tur jau arī iestādes pārstāvjiem būtu jāņem dalība, ja, lai pārstāvētu savus intereses. Līdz ar to man pirmais ieteikums varētu būt pie šīs te struktūras, kura vienkārši nebija. Vai Andrej piekrītat? Jā, es piekrītu, un kā jūs redzat, arī trešajā es jau biju ielicis, un patiesībā ļoti bieži man tas krustiņš bija jāliek pie organizatoriskās struktūras, jo, lai arī es pildu pašreiz šos pakalpojumu kopuma vadītāja pienākumus, tāda mums joprojām nav formalizēta šī loma, un tas vēl ir procesā. Tas ne no manis atkarīgu apstākļu dēļ nenotiek tik ātri, bet jā, tāpēc es arī izlieku šīs saistības kā vienu no cēloņiem vairākos kritērijos. Jā, pašlaik izstāsts pat čempioni ir kļuvusi tieši šīs nesakārtotā pakalpojumu pārvaldības struktūra. Jā. Jā. Te nav runa par iestādes struktūru. Iestādes struktūra droši vien, ka ir pat ļoti sakārtot un viss ir kārtībā. Ja? Jā. Bet tieši no tā pakalpojumu pārvaldība, ja kāda tā miedarbība starp lomām, ka tādas lomas vispār ir noteiktas un formalizētas, ja, un tam līdzīgi. Jā. Labi. Līdz ar to mēs atzīmējām, ja, ka faktiski šeit varēja būt runa par to, ka nav šie te cilvēki, un atkal, te nav runa par cilvēku fizisku trūkumu. Lūk, mēs neliekam pie personāla krustiņu, ja, ka trūks cilvēki. Nē, cilvēki ir, Andrejs ir, bet vienkārši neviens nebija viņu nominējis tai lomai, un līdz ar to arī netika pildīti šie pienākumi, ja, jo viss sākās ar šo te struktūru. Labi. Es domāju, ka tas mums ir arī jāieraksta piezīmēs. Jā, tur varbūt mēs varam pat izmantot, man ir tāds ierakstīts, varbūt viņš ir pa garu tas skaidrojums, bet tur ir tā galvenā būtība atspoguļot, ka esošajā organizatoriskā te domāts tieši par pakalpojumu. Organizatoriskajā struktūrā nav skaidri definēta par pārvaldību atbildīgā. Struktūra vienības pieminēju, tāpēc, kad mums vēsturiski bija struktūra vienībai deleģēta šī funkcija, pakalpojumu vadība,
un nav noteikti konkrēta persona, nu tātad formalizēta konkrēta persona, kas tātad atbild par šo pakalpojumu pārvaldību inspekcijā. Nu tāds garš man sanāca tas skaidrojums, bet es viņu pēc tam turpmāk arī tā iekopēju, nu it kā, ja jūs uzskatāt, ka vajag saīsināt, mēs varam, jā. Tas ir kā jums ērtāk. Es parasti mudinu tos tekstus mēģināt pēc iespējas īsākus un lakoniskākus piezīmēs rakstīt, lai neuzpūstos, ja tā rindiņa. Jo, lūk, redz, šeit vēl ir ok, skaisti, ja? Tās rindiņas, nu, ir puslīdz, ja tādas baudāmas, bet ja tajās piezīmēs tie teksti paliek ļoti gari, nu, tad tā rindiņa paliek ļoti, ļoti plata, jeb augsta, ja? Un tad jau tas paliek diezgan, nu, tā grūti uztverams tas plāns kopumā, ja? Tā kā ir jācenšas īsāk pēc iespējas, bet, nu, tas ir jūsu ziņā, cik jūs īsi jo, nu, to jūs priekš sevis darat, ja, tā, lai jums pašiem būtu ērtāk un lai pēc kāda laika tomēr atcerētos, kas tur īsti bija domāts. Jo reizēm pa īsi, ja ieraksts, tad vienalga pēc kāda laika, nu, sākās interpretācijas, jā. Labi, tātad mēs esam ierakstījuši, pārunājuši pirmo, precizējuši, ja, to iespējamo iemeslu, un tas arī varētu būt visatbilstošākais šeit. Tagad vēl pāris vārdu tomēr visiem par iemesliem un par kvantitāti un kvalitāti. Tātad mēs, tad, kad skatītos cauri un domātu, nu kādi tad var būt iemesli, nu tad šeit sanāktu, tā es tūlīt saskaitīšu, cik šeit varētu sanākt. Man rāda 42 iespējamie iemesli. Lūk, gan tās spējas un resursi, gan arī uzdevumi, ja es iezīmēju, ja. Un mums mērķis nav pēc iespējas vairāk iemeslus atrast. Nē, mums ir jāizvēlās 1, 2, 3 paši svarīgākie, galvenie, bez kuru, nu, teiksim tā, sakārtošanas, nu, nekas nenotiks, ja. Tas nozīmē, ka ir jāmēģina tomēr, nu, tā, novērtēt, kas ir svarīgāks un kas ir mazāk svarīgs, ja, iemesls, jo, kā jau es teicu, ja, tos iemeslus mēs varam saķeksēt daudz, bet, nu, jēga varbūt no tā nav. Šī gadījumā mums nevajag kvantitāti, bet kvalitāti, ja, tātad ir svarīgi tiešām saprast, jā, šis ir viens pats svarīgākais iemesls. Vai šajā rindiņā vēl kaut kādi iemesli varētu būt, es pat nezinu, ja. Man pašam tā no galvas nenāk prātā, un iespējams, ka arī pietiek, ja, jo tajā brīdī, kad šī struktūra būs sakārtota, kad konkrētais cilvēks arī sapratīs, jā, es tas esmu, jo man tas ir ierakstīts, nu, teiksim, pirmkārt rīkojumā, kaut kur otrkārt iespējams, jā, arī amata aprakstā kaut kas par to ir minēts jau, ja, un līdz ar to es tas esmu, un tādēļ es to turpmāk darīšu, jo tagad es to zinu. Ja? Lūk, ja tā kā te ir vienkārši tā pilnveidi, ja, ir jāsakārto, ja, tā formālā puse amata aprakstiem visdrīzāk, rīkojumam amata aprakstiem, un tad jau tālāk viss notiks. Labi, tātad tas bija pie pirmā. Nākošais, otrais, nodrošina nepieciešamo informāciju atkal. Nu, pašlaik nenodrošina šo informāciju, un man ir aizdoms, nu, kā, nu, faktiski jau, nu, arī jau tas pats iemesls, ja, ka, nu, ja jau nebija skaidrs, ka man tas vispār kā cilvēkam ir jādara, ka es neesmu tas cilvēks, kuram tas jādara, jo nebija tāda pienākuma līdz šim vienkārši, ja, struktūrā. Nu, tad tāpēc arī tas nenotika līdz šim. Jā. Un tas varētu būt, ja, jo, ja runā par to informāciju, kā šī gadījumā, ja, nu, te varētu arī domāt par informāciju kontekstā tādā, ka man trūkst informācija, kādu informāciju man būtu jānodrošina. Ja? Tātad faktiski es nezinu, ko vispār tai politikas plānošanā no manis vajag. Ja? Un tas ir tas trūkums. Tādēļ es nenodrošinu šo informāciju. Ja? Bet es tomēr ieteiktu, ja, atkārtot arī par to struktūru, ja? Visā šajā grupiņā. Ja? Jo, nu, tā, bet te ir jāuzmanās vēl no vienas lietas, ja, visiem atkal uzmanībai. Mēs nu pat, es tā, pareizāk sakot, Andrejs ne, bet es ieliku vēl vienu krustiņu te pie struktūras. Ir jāuzmanās no tādas vertikālas aizpildīšanas, kā šeit, ja.
Kā vienkārši mēs ņemam un vertikāli no augšas līdz lejai sazīmējam krustiņus. Ja? Jo arī to var izdarīt pārcenšoties, un pārspīlējot, un tad tam nebūs jēga. Ja? Var domāt, atkal, šeit mēs neko svarīgāku neatradām, tāpēc mums ir pie struktūras. Bet šeit iespējams, ka mums svarīgāk tomēr ir tas, ka nav skaidrs, kāda vispār informācija būtu jānodrošina, tāpēc mēs neko nenodrošinām. Ja? Un tad paliktu tikai šeit. Ja? Šeit neliktu, tā kā bija Andrejam sākumā. Bet es joprojām šai visai grupiņai es Andrej piedāvātu tomēr visur 3, to struktūru tomēr kā iemeslu šim pienākumam ielikt. Ja? Lai paliek. Ja, jo atkal, ja šeit ir un šeit ir, tad īsti nav pamata, kāpēc tā teviņa nebija svarīga. Ja? Tur bija viņa tikpat svarīga visdrīzāk. Jā, tieši tā. Un varētu būt, ka arī citās vietās, ka kaut kāds krustiņš, jeb iksiņš, faktiski būs jāieliek visā tajā grupiņā. Ja? Jo tas iemesls varētu būt viens un tas pats visiem tiem 3 pienākumiem, vai 4 vai 5, cik kurā tajā uzdevumā būs. Ja? Un tur būs grūti pamatot, kāpēc vienā no rindiņām mēs viņu neliekam. Ja? To pat ir grūtāk pamatot, nekā pamatot, kāpēc liekam. Lūk, tā ir vēl tādas idejas, jeb norādes, kā ar to darboties. Labi, mazliet paskatīsimies, kas ir piezīmēs. Tātad arī tā pati struktūra, tātad mēs viņu atstājam, ja? Un tur par to informāciju jau tāda arī bija tā doma, kad ir nepieciešams precizēt, kāda vispār tā informācija ir nepieciešama. Varam no manis vai konkrēti no iestādes. Jā. Tieši tā, jo nav skaidrs, ko tad vispār vajag, tad, protams, ka nevar arī nodrošināt tādu informāciju, jo te būtu jābūt prasībām faktiski no varām šī gadījumā, kas jau veido to politiku. Ko tad īsti vajag? Tā, es vēl mazliet gribēju paslavēt Andreju par to, ka viņš tīri tehniski ļoti glīti, ņemam vērā vēl vienu lietu. Tik, cik mums ir atzīmēti kaut kur iksiņi, tātad tie iemesli, tik arī šeit piezīmēs, būtu jābūt komentāriem. Ja? Tātad, ja bija viens iksiņš, tad viens komentārs, viens bumbulītis, jeb buletiņš, melns. Ja mums šeit bija 2 kaut kur atzīmēti iemesli, jeb iksiņi, tad šeit ir jābūt 2 bumbulīšiem, jeb buletiņiem. Ja? Ir jāsakrīt. Ja? Katram no iemesliem ir jābūt piezīmēs īsam skaidrojumam, ko tas nozīmē. Lūk, ja? Tā kā tas vēl vienreiz, tā tīri tehniski, ņemiet vērā lūdzu visi. Tā kā tas ir ļoti labi. 3. Pārstāv iestādes intereses politikas veidošanas procesā. Šeit arī tātad ir atzīmēta tāpat struktūra, ka nebija skaidrs, kam tāds pienākums ir un ka man tieši tāds pienākums ir. Un tagad, kad es to zinu, vai ko līdz tas tiks nostiprināts, tad turpmāk es arī aktīvi varēšu ņemt dalību. Ļoti vienkārši. Labi, tad te paliek, tā kā šī pirmā daļa bija ļoti laba, Andrej, salikta. Otrais uzdevums - nozaru attīstības plānu izveidi, faktiski nozaru pakalpojumu attīstības stratēģiju izveidi. Tas nozīmē ministrija veido nozares to attīstības stratēģiju, pirmkārt nozares, otrkārt pašā iestādē, te ir vairāk, ir pirmkārt nozaru, otrkārt arī iestāžu, pakalpojumu attīstības stratēģija. Tātad tie 2 dokumenti, 2 dažādos mērogos, un arī šeit ir kaut kādi pienākumi. Tātad pirmkārt piedalās nozares, tātad ministrijā, nozares pakalpojumu attīstības stratēģijas izveidē. Pašlaik ne, partneri. Ir pie partneriem ielikts iemesls, vai ir komentārs, kāpēc partneri? Ir tur pie partneriem, tāpēc, kad pašreiz netiek šāds plāns veidots, tad nav kur piedalīties, atkarīgs no nozares. Tāda bija tā doma.
Labi, tādā gadījumā, jā, doma ir viena, bet atzīmēts ir mazliet kaut kas cits. Jo, Tātad redz, nozarei nav netiek plānu. nozarei nav tāda plāna. Tas faktiski bija viens no uzdevumiem. Lūk, šeit pie pārvaldības uzdevuma. Lūk, kur ir nozaru attīstības, jeb plānu, jeb nozaru attīstības stratēģija izveide. Šeit faktiski bija jābūt krustiņam, ja, iemeslam, jo netiek veidots tāds plāns, un tas ir galvenais iemesls, kādēļ es nepiedalos, jo tāds plāns vispār netiek veidots nozarē. Man nav kur piedalīties. Lūk, tā ir pirmā lieta, jā, ko es šeit atzīmētu. Un otrā lieta, te jau arī par tām lomām, jā, jautājums, cik tas ir svarīgi. Jā. Tas ir svarīgi vienkārši tā kā man ļoti bieži būtu jāliek šajā ailē tas krustiņš, es atsevišķos gadījumos viņu neizliku, jo viņš tiešām jau daudz parādās, ļoti daudz viņš parādās. Nu jā, labi. Tas nozīmē, ka ja ir citi tikpat svarīgi vai svarīgāki iemesli, tad var nelikt šo te, jo viņš jau pats par sevi jau ir atzīmēts, jau tiks sakārtots un novērsts šis iemesls un nebūs traucēklis. Ja? Ja nav citu svarīgāku, tad, protams, jau var atstāt to struktūru, šo lomu, ka viņi nav formalizēti. Labi, bet par tiem partneriem gan es īsti nesaprotu, ja, kādēļ joprojām, ja es īsti nesaprotu pie partneriem, jo arī komentārs nozarē netiek veikts tas pienākums, ja, netiek veikts uzdevums, netiek veidots plāns. Tā doma bija tāda, ka atkarīgs no partnera, no ministrijas, vai šādu plānu veidos. Tāda bija tā mana doma, kad tiklīdz viņi pieņemtu lēmumu šādu plānu veidot, tad es kā gaidu uz viņiem. Iespējams, tā mana loģika šajā gadījumā neattaisno. Ar partneriem mēs vairāk saprotam pakalpojumu piegādātājus un pakalpojumu sniedzējus. Mūsu pakalpojumu piegādātāji un mūsu pakalpojumu sniedzēji. Ja? Tie ir tie mūsu partneri, kuri tad kaut kādās situācijās var būt vājā vieta. Ja? Šī gadījumā drīzāk, ja mēs runājam par to, ka nozares vadošā iestāde, ja ministrija vienkārši neveic vienu no pienākumiem. Ja? Un tad mēs pie tā pienākuma ieliekam to atzīmīt, ja, ka tas ir par iemeslu, mums nav kur ņemt dalību. Jā, protams. Tāds būtu mans ieteikums. Ja? Jo tie partneri te īsti, varbūt nav tie partneri. Jā, jo partneri tiešām ir mazliet citi domāti. Un šim komentāram, šim krustiņam savukārt tas esošais komentārs bija ļoti atbilstošs, ja? Ka netiek veikts šis te uzdevums. Jā. Tā ir pirmā lieta. Labi. Tālāk, nākošais. Veido pakalpojumu pārvaldības politikai un nozares attīstības plānam atbilstošu iestādes attīstības plānu. Tad lūk, šeit atkal jautājums, ja? Tātad, kāpēc neveido iestādes attīstības plānu? Pirmkārt, viens no svarīgajiem iemesliem bija atkal tie paši pienākumi. Nebija pateikts, ka tāds jāveido vispār. Ja, saprotams. Par normatīvo regulējumu es atkal nezinu, kādēļ ir normatīvā regulējuma. Šis bija domāts kā iekšējais normatīvais regulējums, ar kuru tātad nostiprinātu šīs lomas, lomu izpildītājs pašā iestādē. Šāda bija tā doma. Labi. Tad, ko mēs varētu komentārā tomēr mazliet pieprecizēt, jo te ir diezgan vispārīgi, ja pa tiem normatīviem aktiem ierakstīts. Nav skaidrs, kas īsti trūkst, kāds normatīvais akts trūkst. Jo ja mēs runājam par informāciju, tad ir jānorāda piezīmēs tieši kāda informācija trūkst. Ja mēs runājam par procesiem, tad tieši kāds process trūkst. Ja trūkst normatīvais regulējums, tad tieši kāds normatīvais regulējums trūkst. Kas tad ir tas, kas trūkst? Vienā gadījumā tā mūsu situācija ir tāda, kāda mums nedaudz aizkavējās, iespējams, šīs lietas sakārtošana tādēļ, kad vadība gaidīja atgriežamies vai neatgriežamies, bet tagad ir skaidrs, ka atgriezīsies cilvēks no dekrēta atvaļinājuma. Un
un kā pārdalīt šos pienākumus. Tagad izskatās, ka finalizēsies atsevišķs amats kā pakalpojumu kopumu vadītājs. Tātad ar pakalpojumu saistīts cilvēks, tas būs atsevišķs amats, kas nodrošinās visu saistībā ar mūsu iestādes pakalpojumiem, un tāpēc tas viss ir nedaudz ievilcies. Tātad es teiktu tā, ka šeit pirmām kārtām jau būs amata apraksts, jau speciāls amata apraksts, un tad jau tālāk iespējams papildus varbūt tās būs kāds rīkojums, ar kuru tad apstiprina visus, formalizē visus pakalpojumu vadītājus un visu to struktūru. Labi, es mazliet papildināju piezīmēs, lai būtu tomēr skaidrāks, par kādiem normatīviem aktiem šeit ir runa. Labi, tādā gadījumā, mēs atzīmējam arī ir šie divi skaidrojumi diviem iemesliem. Pie šī te. Labi. Tālāk, trešais, nākošais, nodrošina iestādes pakalpojumu attīstības plānu atbilstību apkārtējām izmaiņām. Un tā ir aktualizēšana faktiski, novērtē atbilstību visu laiku, seko līdzi, un, ja vajag, tad veic kaut kādas izmaiņas papildinājums. Tātad uztur aktuālu, šo te iestādes pakalpojumu pilnveides attīstības plānu, precīzāk sakot, attīstības plānu. Labi. Un tas iemesls, kāpēc atzīmēju pie informācijas, pašreiz nav šī plāna un nav tās pamata informācijas, kuru uzturēt aktuāli. Tāda bija atkal tā mana loģika. Iespējams, ka šeit būtu piemērots varbūt kāds cits. Šeit būtu ļoti, tātad es faktiski neredzu atšķirības starp iepriekšējo rindiņu, jo iepriekšējā rindiņa runā par to, ka ir jāveido plāns, un mēs viņu neveidojam tāpēc, ka nav pienākums to darīt, un nav arī sakārtot iekšēji tie normatīvi akti. Un te ir jāaktualizē. Jāveido jauns vai jāaktualizē, kāda atšķirība. Tā ir tikai nedaudz cita darbība arī ar šo plānu. Un tāpēc es pieļauju, ka ja mēs nedaram šo pirmo darbību šādu iemeslu dēļ, tad visdrīzāk mēs arī otro darbību nedaram to pašu iemeslu dēļ. Vai tā nevarētu būt? Nē, varētu būt, protams. Jo tie iemesli tiešām var būt dažādi, un reizēm ir grūti izvēlēties no vairākiem iespējamiem, jo ir iespējami vairāk. Un tad ir jāmēģina izvēlēties, kurš tad būtu tomēr tas šajā brīdī visatbilstošākais, ko mēs pilnveidot varam. Tad ko darām? Pilnveidot mēs varam pilnīgi noteikti sakārtot šo struktūru, un tas jau novērsīs lielu daļu šo neatbilstību, vai vismaz palielinās to izpildes. Pienākumus, jo viena daļa no pienākumiem tiešām ir tādi, kur ne jau tiek nedarīts tāpēc, ka tur kaut kas trūktu, vienkārši nebija tāds pienākums līdz šim, tāpēc arī to nedaram. Tagad zinām, ka tāds pienākums ir un varam sākt darīt, piemēram. Tā kā šeit par to informāciju mēs atstājam tad viņu arī. Tad ņemam ārā, lai nav pārāk daudz, jo tad... Labi. Tā, un te vēl būs viens iemesls kaut kur pie uzdevumiem, es saprotu, Trešais. Kurš uzdevums? Nemitīgi pilnveide. Netiek veikts tāds uzdevums. Tāds vispārīgs man bija, tad, ja netiek aktualizēts plāns, tad tā nemitīga pilnveide, būtībā kā pasākums arī netiek realizēts. Jā, tā tas ir, Labi, bet tad kādi ir iemesli? Tā, mums ir faktiski jābūt diviem tiem pašiem, kas iepriekš. Jā. Un nenotiek nepilnīgi nodrošināt vidus tā. Es to pirmo šeit aizstāšu ar šiem diviem. Šlaik tā izskatās. Labi. Tātad mums šeit bija 3 cēloņi, joprojām nav skaidra tā struktūra, tātad lomas sadalītas stingri, nominētas tālāk. Nav atbilstoši arī normatīvais regulējums, tātad noformēts, tas nav formalizēts, šie pienākumi un tādas lietas kā iemesls. Un trešais,
ka faktiski netiek veikts arī šis te uzdevums nemitīgā pilnveida. Ja? Un nemitīgās pilnveidas ietvaros līdz ar to netiek arī aktualizēts šis te attīstības plāns, jo atceramies, ka nemitīgu pilnveidi nav jāattiecina tikai uz pakalpojumu, nav jāattiecina tikai uz resursu vai kaut ko, bet nemitīga pilnveidi ir attiecināma arī politikas līmenī, ja, arī uz attīstības stratēģijām, plāniem un visām šīm lietām. Tā kā ļoti labi, jā, tas nozīmē, ka šeit ir šie galvenie iemesli atzīmēti. Labi. Jā. Tālāk, kas mums ir? Es atvainojos, vai es drīkstētu pajautāt? Protams. Saistībā ar šo te punktu, tātad iepriekšējo, vai šīs te pilnveides plāns mums būtu jāsaprot, kā šis pats novērtēšanas un pilnveides plāns, vai tas ir kaut kas atsevišķs plāns? Jā. Kas ir jāizveido, tā kā stratēģija vai darba plāns, piemēram? Jā. Mēs šeit runājam par divām dažādām lietām. Ja? Tātad šeit visa sadaļa ir runa par iestādes darbības stratēģiju. Tātad iestādēm ir darbības stratēģija dokuments, un iestādes darbības stratēģijā šajā dokumentā, vai nu kā atsevišķa nodaļa, centralizēti, vai arī visā tekstā decentralizēti, ir jābūt aprakstītai arī iestādes pakalpojumu attīstības stratēģijai, ja, kurā virzienā vispār darbosimies, kādas ir pakalpojumu grupas un vēl kaut kas. Ja, tātad, ko mēs vispār domājam darīt ar pakalpojumiem kopumā iestādē. Tā ir pakalpojumu attīstības stratēģija. Lūk, un tas ir šajā te darbības stratēģijā. Savukārt, šis plāns, konkrētais Excelis, tā nav attīstības stratēģija. Tas nav pat attīstības plāns, tas ir nepilnību novēršanas plāns, jo atceramies, mēs vērtējam tas, ko mēs pašlaik darām, mēs vērtējam mūsu situācijas atbilstību jaunajai pakalpojumu pārvaldības politikai. Tātad valstī ir izveidota šī jaunā pakalpojumu pārvaldības politika, un tagad katra iestāde vērtē, cik mēs pašlaik šī brīdī atbilstam šai jaunajai politikai. Tajās vietās, kur mēs konstatējam, ka mēs īsti neatbilstam, vai neatbilstam vai daļēji atbilstam, tur mēs veidojam pilnveides plānu, kuru varētu saukt arī neatbilstību novēršanas plāns. Nevis attīstības stratēģija, ne. Neatbilstību novēršanas plāns ir šis te dokuments, ko mēs kopīgi pašlaik veidojam. Lūk, un tas ir pilnīgi kaut kas cits. Bet iestādē ir jābūt arī attīstības stratēģijai, protams. Ja? Lūk. Tas ir pilnīgi divas dažādas lietas. Jā, tad vēl ir tāds jautājums attiecībā par iekšlietu nozares stratēģiju. Vai tā ir tā stratēģija, kuras tas atbilst LP 121 tam punktam, vai tā ir tā stratēģija, kurā mums kā iestādē būtu jāpiedalās, lai šī te pakalpojumu vides pilnveides izpratnē, tā teikt? Jā, precīzi, tieši tā. Iekšlietu ministrija ir izveidojusi dokumentu iekšlietu ministrijā, ja, tātad iekšlietu nozares darbības stratēģija. Ja, un šajā dokumentā iekšlietu ministrijas nozares darbības stratēģijā ir atspoguļot arī nozares pakalpojumu attīstības stratēģija. Viņiem ir, ja mēs kopīgi skatījāmies, ja, šai ministrijai ir pozitīvs piemērs, varam minēt. Un lūk, tas ir tas dokuments, kura arī tad, kad ministrija, jeb nozares vadošā iestāde, tā būtu korektāk runāt pakalpojumu pārvaldības kontekstā. Ja? Tātad nozares vadošā iestāde, tad, kad veido šādu nozares attīstības stratēģiju, ja, tad jums kā iestādei, protams, ka būtu jāņem dalība. Tātad jānodrošina nepieciešamā informācija, jāaizstāv, jāpārstāv savas intereses, ja, un tam līdzīgi. Ja? Jā, tā kā par to ir runa, jā, tieši tā.
Ņemot vērā, ka es šobrīd arī savā amatā esmu tikai pavisam nedaudz, iepriekš man nebija tāda iespēja piedalīties, un arī es šobrīd esmu nevis kopuma vadītājs, bet kā palīgs šī darba izpildē, un gribētu noskaidrot, ja gadījumā šeit es saprotu, ka iepriekš iestāde ir piedalījusies, vismaz aptaujājot savus kolēģus. Šajā gadījumā, kā man būtu labāk atzīmēt, nevis, šajā izskatāmā gadījumā nebija nozarē vispār izstrādāts tāds plāns, bet manā gadījumā šobrīd vajadzētu rakstīt, kad atzīmēt vairāk varbūt informācija, ka trūkst, lai piedalītos tā kā nākošās nozares stratēģijas. Kā labāk varbūt jūs varētu paskaidrot? Jā, šeit mēs faktiski vērtējam pakalpojumu kopumu vadītāju, konkrēts cilvēks. Lūk, arī jums, jūsu gadījumā, šeit būs ierakstīts pakalpojumu kopumu vadītājs. Ja? Konkrētajā piemērā ir Andrejs, ar ko mēs kopā tagad strādājam. Ja? Andrejs, jūsu gadījumā tur būs cits konkrēts cilvēks. Un šis te vērtējums ir par to, vai šis konkrētais cilvēks, pakalpojumu kopuma vadītājs, veic šādus pienākumus. Tātad, ja jums ir pakalpojumu kopuma vadītājs iestādē, tad šeit faktiski viņam būtu jāatbild, vai viņš dara šīs te lietas. Jūs viņam varat palīdzēt, bet vai jūs varat viņa vietā atbildēt uz šādiem jautājumiem? Es neesmu drošs. Ja? Šī ir jāveic, šīs darbības būtu jāveic pakalpojumu kopuma vadītājiem, vai vismaz jāsēž jums blakus, ja, un jāsaka, ko tad tur ierakstīt, ja, vai viņš to dara vai nē. Ja. Bet te ir runa par konkrētu cilvēku, vai konkrēts cilvēks veic šādus pienākumus. Nevis abstrakti iestādi, nevis abstrakti nezinu, kas iestādē. Nē, tādi nav jautājumi. Te ir par konkrēti cilvēka darbībām, vai viņas tiek veikts. Jā, sapratu. Jā, paldies. Labi, es pieļauju, ka mēs tad varam virzīties tālāk, ja? Un tā. Nākošais uzdevums - pakalpojumu pārvaldības politikas un attīstības plānu īstenošanas kontrole un vadība. Kas tad mums ir šeit? Pirmkārt, kontrolē attīstības plānu īstenošanu. Tostarp, ja tur veids dažādas darbības. Šeit bija runa par to, ka neatbilst un kādēļ nekontrolē. Ja? Šeit kā iemesls pašlaik ir atzīmēts, ka trūkst informācija, tādēļ nekontrolē. Doma bija tāda, ka nav ko kontrolēt, nav plāna, nav ko kontrolēt. Tad atkal te ir tas uzdevums, ja, ka nekontrolē tādēļ, ka nav vienkārši izstrādāts tas plāns, ja, un tad pie tā uzdevuma, ja, iemesls, kāpēc nekontrolē, nav plāna, nav izveidots plāns, nav veikts šis iepriekšējais uzdevums. Ja. Mēs runājam par to, ka te ir tā pēctecība. Ja, ja nav veikts iepriekšējais uzdevums, tad tas ir iemesls, kāpēc mēs nevaram veikt šo uzdevumu. Un šeit tā atkarība ir ļoti tieša un izteikta. Un tāpēc šeit drīzāk atbilstošāk, ja būtu tiešām. Iespējams, ka tas uzdevums ir, tūlīt paskatīsimies, jo ir arī uzdevums atzīmēts. Jā. Tātad šeit iemesls, lūk, reku bija nozaru pašvaldību un iestāžu attīstības plānu izveidi. Nav izveidots šāds plāns iestādē, ja? Tāpēc arī mēs neko nevaram kontrolēt, ja, kā viņš vispār tiek tur īstenots. Ja? Un tas ir galvenais iemesls visdrīzāk, vismaz viens. Un otrs, kas mums ir vēl? Es biju ierakstījis, ka pakalpojumu sniegšanas un uzturēšanas rezultatīvitāti un efektivitāti raksturojošo rādītāju noteikšana. Bet, nav noteikti rādītāji. Jā, bet tad nav rādītāji, mēs nemēram. Tad, tāda bija it kā tā doma, bet iespējams, ka pietiktu šī gadījumā varbūt ar to, ka nav plāna, tāpēc nav ko kontrolēt. Es visdrīzāk sev atstātu šo kā galveno iemeslu, ja, ka nav plāna. Te jautāts, ja, vai jūs kontrolējat. Nekontrolējam, jo nav plāna, nav ko kontrolēt. Vienkārši atbildi. Ja. Ja gadījumā tas plāns būtu
un tad nekontrolētu. Lūk, tad mēs varētu meklēt jau šādus iemeslus. Nu, kāpēc? Ja? Tad būtu citi iemesli. Bet šeit mums galvenais vainīgais jau ir uzreiz, ja skaidrs, ja nu, nav ko kontrolēt vienkārši. Tāpēc arī nekontrolēt. Lūk, un mēs pat šī brīdī nezinām, ja iespējams, ka tajā brīdī, kad mums parādīsies tāds plāns, tad mēs apzināsim citus iemeslus, kāpēc mēs nespējam kontrolēt. Bet kamēr mēs nemēģinām to darīt, mēs nevaram iepriekš pateikt, ja kādi varētu uzpeldēt citi jauni iemesli, ja, kādēļ mēs kaut ko nevaram izdarīt. Bet šī brīdī ir skaidrs, mēs pat nevaram sākt mēģināt kontrolēt, ja, jo nav ko kontrolēt. Un tādēļ es ieteiktu šeit pašlaik tomēr atstāt to vienu galveno iemeslu, ja, ka nav izveidots tāds plāns. Var jau, protams, ja, otrs atkal būt, ja, tā pati struktūra, bet es domāju, ka diez vai ir vērts, ja viņu te likt katrā tajā iespējamā vietā, ja, jo primāri te tomēr ir tā plāna trūkums iemesls tam, ka nevaram kontrolēt. Nav ko kontrolēt, tieši tā. Skatīsimies piezīmēs, jā. Nav izveidots iestādes pakalpojumu attīstības plāns, lūk. Un tas arī ir galvenais. Ja pa tiem rādītājiem varbūt šī brīdī es pat, kā jau mēs pat konstatējam, neliktu, jo ir vēl viena nianse, kas visiem jāsaprot un jāņem vērā. Plāni ir dzīvi. Ko tas nozīmē? Kādas ir sekas? Sekas ir tādas. Mēs šī brīdī veidojam šo fotogrāfiju, kā mēdz teikt, snapshotu, vērtējumā. Ja? Un šī brīdī mēs konstatējam, mēs nekontrolējam tādēļ, ka nav plāni, nav ko kontrolēt. Ja? Tā ir šī brīža situācija. Tālāk, tajā brīdī, kad plāns parādīsies, lūk, tad šis iemesls vairs nebūs aktuāls. Ja? Plāns būs ko kontrolēt. Un tad iespējams, ka mums šajā pat rindiņā nāksies pārskatīt situāciju, jo tikai tad mēs sapratīsim, mēģinot, ja, ka faktiski mēs nekontrolējam tādēļ, ka mums nav tehnoloģiju, mēs nekontrolējam tādēļ, ka mums ir pārslodzes, tātad nav personāla, mēs nekontrolējam tādēļ, ka mums trūkst zināšanas kaut kādas un tā tālāk, ja. Tad faktiski tikai parādīsies tie nākošie iemesli, kādēļ mēs kaut ko nevaram pilnvērtīgi darīt. Bet kamēr mēs to neesam mēģinājuši, mēs varam, protams, pieņemt, ja gadījumā plāns būtu, visdrīzāk mēs viņu nevarētu kontrolēt, jo mums nebūtu cilvēku, kas to dara. Ja? Bet tie ir pieņēmumi, ja? Tas nav vērtējums. Tas ir tikai tāda spekulācija, kas būtu, ja būtu. Ja? Un tāpēc varbūt šī brīdī nav liela jēga to tur atzīmēt. Drīzāk, ja galvenais iemesls ir konstatēts. Jā. Ir skaidra tā pieeja, ja? ka vienkārši pēc tam var sanākt tā pārvērtēšana, ja tā kā mēs kādā rindiņā veicam kaut kādu labojumu, tās sekas var būt tādas, ka tā situācija paliek vēl sliktāka. Iedomājamies, ja? Pašlaik mēs atzīmējam, mēs nekontrolējam tādēļ, ka nav plāna. Viens iemesls tikai nav plāna. Tajā brīdī, kad plāns parādīsies, varbūt, ka tad mums būs 5 nopietni iemesli, kāpēc mēs nespējam kontrolēt. Tajā brīdī mēs tikai konstatēsim, ja? Kas nozīmē, ka faktiski tā situācija var laika gaitā arī pasliktināties šajā plānā. Lūk, tā ir vēl viena interesanta lieta. Ja? Tas plāns tiešām ir dzīves, ja? Un tā situācija mainīsies, un var būt, ka kaut kāda viena jūsu, teiksim tā, pilnveides darbība izraisīs nepieciešamību pēc vairākām citām pilnveides darbībām. Lūk, šis ir tāds svarīgs moments, ja, par ko ir jāpadomā, un tas ir jāpatur prātā. Ja, jo līdzīgi, ja jums kā pakalpojumu kopuma vadītājiem šī nianse arī būtu jāpaskaidro saviem pakalpojumu vadītājiem, jo arī viņu plānos var būt tieši tāda pati situācija, ja, ka viņi izlabojot kaut kādu vienu nepilnību, pilnveidojot, ja, tās sekas parādās citas nepilnības, ar kurām tagad ir atkal jātiek galā. Ja. Tā kā ar to jārēķinās, un tas ir normāli. Labi, pagaidām, ja mēs atzīmējam vienu iemeslu, ka nav šī plāna, un tādēļ arī mēs tur īpaši neko nekontrolējam. Jā.
Tā, nākošā rindiņa nodrošina vienotu pieeju politikas īstenošanā. Tostarp sniedz atzinumus, rekomendācijas, ieteikumus un tādas lietas. Šeit ir atzīmēts pirmkārt tāpat organizatoriskā struktūra, un šeit es arī gribu nedaudz pakavēties vairāk. Tātad, kā tad mēs to vienoto pieeju nodrošinām? Protams, pirmkārt, paši ņemot vērā un ievērojot un darot visu to, kas ir valsts mēroga pakalpojumu pārvaldības politikā rakstīts, jo tā vienotā pieeja jau nerodās valstī kopumā. Nē, vienotā pieeja veidojas, ja katrā iestādē katrs cilvēks rīkojas vienoti, vienā veidā, ar vienotu pieeju. Ja? Un tad sasumējot šos daudzos cilvēkus, viņu rīcību, tikai tad valstī summējoties veidojas šī vienotā pieeja. Viņa neveidojas no augšas, viņa veidojas no apakšas. Lūk, tā ir pirmā lieta. Otrā lieta, jāpatur prātā, ka mums jau ir jāvada arī tie pakalpojumu vadītāji. Ja mēs esam pakalpojumu kopuma vadītājs, tad mums ir jāvada un jāuztraucas, lai arī pakalpojumu vadītāji atbilstoši uzvestos, arī ievērot visus šos nosacījumus un tam līdzīgi. Ja? Tā kā tā. Un līdz ar to šeit pirmkārt ir atzīmēts, ka organizatoriskā struktūra, tātad atkal ir jābūt šim te pienākumam, ir jābūt skaidrībai, kurš par ko atbild, kādi kuram ir pienākumi. Labi, tas ir pirmais iemesls. Un kas tad mums ir vēl šeit pie uzdevumiem? Pie uzdevumiem, kā nodrošina vienotu pieeju politikas īstenošanā. Bet šeit ir krustiņš nevis pie politikas, bet pie nozares. Tā. Pie attīstības plāna izveides un aktualizēšanas. Ja nav attīstības plāns izveidots, tas varētu būt par iemeslu, protams, ka nevar politiku ievērot. Jā, varbūt, jā. Ok, jā, ir tā doma, sapratu. Labi, bet ir vēl viena lieta. Jā. Es domāju, jāapstāst tie komentāri vispirms. Jā. Un tad es vēl vienu lietu pateikšu, par ko ir jāpadomā. Tātad struktūrā nav skaidri pienākumi un nav izveidots pakalpojumu attīstības plāns iestādē. Tātad nav izveidots iestādes pakalpojumu attīstības plāns. Jā, labi, varētu būt. Un tagad par to vēl vienu papildu lietu, ko es gribēju pieminēt. Ja? Tātad tas visdrīzāk arī ir saistīts ar to struktūru, bet par to ir noteikti jāpadomā, tam ir jāpievērš uzmanība. Lūk, šeit tā vienotā pieeja tiek īstenot arī tā, ka jūs, kā iestāde, sniedzat atzinumus, piemēram, atzinums politikas veidošanas gaitā, arī īstenošanā iesaistītiem un tam līdzīgi ieteikums atzinums. Ar atzinumiem bieži vien mēs saprotam arī atzinums normatīvo aktu izveides gaitā. Ja? Un tad ir jautājums, kurš tas sniedz atzinums jūsu iestādē? Bieži vien ar atzinumiem nodarbojas juristi. Tapā, ja? Ir jauns normatīva akta projekts, un tad juristi arī tur pieslēdzas un skatās, vai tur no juridiskā skatu punkta viss ir kārtībā. Lūk. Un tādā veidā tie atzinumi veidojas. Tādā veidā tiek pārstāvētas iestādes intereses. Ja? Faktiski, ja? Iestādes intereses pārstāv juristi. Lūk. Un kādēļ es par to tik gari runāju? Tādēļ, ka mums ir svarīgi, lai iestādes intereses pārstāv biznesa cilvēki. Tātad pakalpojumu cilvēki. Ja? Un tad ir jādomā, kā tad jūs organizējat šo te darbu, kā jūs nodrošināt šo vienoto pieeju, arī ar atzinumu palīdzību. Ja? Jo ir svarīgi, lai tos atzinumus veido ne jau tikai juristi, bet lai veidot cilvēki, kuri pārzina pakalpojumu pārvaldību, pakalpojumu pārvaldības politiku un visas šīs lietas. Ja? Tā ir tā vienotā pieeja, te ir svarīgi arī, kuri cilvēki ir iesaistīti.
Jo tā praksa tomēr ir tāda, ja, ka tos atzinumus no iestādes raksta, kā nu kurā brīdī, ja, kuri cilvēki tur ir tie, kuri raksta atzinumus. Ja. Bet, ja jūs esat pakalpojumu kopuma vadītājs, tad jums būtu jāpārliecinās, jeb jānodrošina, ka tās iestādes intereses tomēr aizstāv pakalpojumu cilvēki. Jo viņi vienkārši vislabāk zinās. Ne tikai juridisko tehniku, bet arī būtību. Tam ir jāpievērš uzmanība. Bet labi, es domāju, ka šeit vērtējums ir, ja, un ir arī cēloņi atzīmēti, pada 2. Tā. Tālāk. Saskaņo dažādas savas, ja, tātad dažādi mēroga darbības ar valsts, ar varamu tātad, un ar nozares ministriju. Tas nozīmē, ka tad, kad jūs veicat kaut kādas darbības saistībā ar pakalpojumu pārvaldību, pārvaldības politiku vai attīstības plāniem, to īstenošanu, tad jūs saskaņojat savas darbības. Šeit ir atzīmēts neatbilst, un nav arī neviena iemesla, kāpēc jūs nesaskaņojat neko pašlaik. Šeit man bija grūtības izvēlēties, bet, protams, kad viens no tiem iemesliem, ja runā tieši par pakalpojumu kopumu vadītāju, kad nav šī organizatoriskā struktūra, nav šis konkrētais cilvēks. Tas varētu būt viens iemesls. Citu iemeslu, kāpēc es nevarēju īsti atrast to iemeslu. Jā, viena lieta, protams, ka varētu būt šis te iemesls, tā struktūra, ka atkal nav pienākums nevienam to darīt īsti saskaņot, ja? Bet šeit varētu būt arī procesi, ka faktiski iekšējā kārtība. Ja jums nav kārtība, kura vispār paredz, ja, ka kaut kas būtu jāsaskaņo, kā ar kuru, ja, un tam līdzīgi. Ja. Tā kā tas varētu būt vēl viens no iemesliem, ja, pie procesiem. Es nezinu, kā jums pašiem liekas, ja, kurš tur varētu būt atbilstošāks. Tātad struktūra nav pienākums to darīt labi, tāpēc arī nedaram. Bet tad mēs tiešām nonāksim, ka nav pienākums neko darīt pašlaik, ja, un tāpēc visur to salikt būs grūti. Ja. Es droši vien neizliku to pie procesiem tādēļ, ka pašreiz man vēl īsti tā kā nav līdz galam skaidrs, kas tad tas varētu būt pa procesu, cik viņš varētu būt komplicēts vai vienkārši. Tāpēc iespējams. Skaidrs, ka jums ir taisnība, ka nav šāda procesa, kas to nosaka, bet kādam viņam būtu jāizskatās, man uz doto brīdi vēl nav tā vīzija, kā to realizēt. Tas jau būs pildveidas ietvaros, jo pašlaik mēs konstatējam, kas ir iemesls, nav process, kas apraksta, kā vispār miedarboties, ja, saskaņošanas kārtība. Bet te ir jautājums, vai šeit, varbūt, ka tomēr valsts pārvaldē tomēr ir tā savstarpējā saskaņošanas kārtība izdomāta, un vai šeit vajag kaut kādu īpašu un speciālu kārtību, es pat nezinu, jo atkal no vienas puses jau būtu jēdzīgāk tomēr pēc iespējas izmantot to, kas jau ir, nevis radīt vēl kaut ko papildu jaunu, un ja mums vispār ir kārtība, kā vispār kaut kāda miedarbība ir jāsaskaņo, tad jau neko jaunu arī vairāk nevajag no procesu viedokļa. Grūti teikt. Mēs jau arī pašreiz vispār pārskatām, regulāri, nevis pašreiz, bet regulāri mēs pārskatām visus savus esošos procesus, un nereti ir tā, ka mēs atrodam veidu un atrodam to iespēju minimizēt jau esošos procesus, tātad optimizējot kaut ko. Ļoti labi, jā. Ļoti labi. Tātad viens kandidāts bija pie procesiem, bet pagaidām mums roka vēl neceļās tur likt. Ja? Ir otrs kandidāts man, tūlīt parādīšu, un tas jau ir pie uzdevumiem. Tātad viens no uzdevumiem ir 10. uzdevums. Ar pakalpojumu pārvaldību saistīts starpiestāžu un pārobežu sadarbības koordinēšana. Lūk, ja? Tātad ir tīri viens no pārvaldības uzdevumiem, kurš saka, ka ir jākoordinē, šī sadarbība, ja? Un ja šis uzdevums netiek veikts pašlaik, tad skaidrs, ka nenodrošina šo te saskaņošanu, savu aktivitāšu saskaņošanu, jo tieši šī sadarbība, šī koordinēšana
nenotiek. Ja? Nu, tas varēja būt vēl viens kandidāts. Ja? Lūk, šeit es atzīmēju ja, to iksiņu. Lūk, ja? Saskaņo savas darbības, ja, ar pakalpojumu pārvaldību saistītās ar visiem citiem. Ja? Un tas ir faktiski šī uzdevuma ja, ļoti saistīta lieta, manuprāt. Taisnība, es biju palaidis garām. Jā. Jā. Un faktiski līdzīgi būs arī nākošā tā rindiņa, ja, koordinē pašvaldības īstenošanas saistītās darbības, ja, tikai dažādi. Ja. Šeit bija saskaņo ar varam un ar nozares ministriju šajā rindiņā, ja, tātad koordinē šīs darbības saskaņo. Un šeit savukārt koordinē ja, dažādas visas citas darbības, ja, vispār koordinē iestādes mēroga. Jā. Tā kā faktiski tie arī tā sadarbības koordinēšana starp iestāžu un kāda. Ja. Tā kā tie varēja būt šie te divi atzīmes, ja, cēloņi. Ja mēs neveicam šo te uzdevumu, tad arī šie te pienākumi klibo. Un tad jau tas krustiņš es domāju, pie tā pēdējā kritērija, kur man ielikts tagad par pakalpojumu pārvaldībai nepieciešamo spēju un resursu nodrošināšanu. Diez vai. Visticamāk jāņem ir ārā, jā. Jā, diez vai tas tur varētu būt, jā. Un šeit tad ir jautājums atkal par to struktūru, jā. Vai mēs viņu tad atstājam arī, jo šie ir atkal līdzīgi, jā. Šiem diviem vajadzētu būt faktiski vienādiem, jā. Jo te tikai mērogi ir, jā, ar ko tieši saskaņo. Šeit ar varam un nozares ministriju, šeit vispār universālāk arī jebkuru, ar kuru vajag, ja? Tātad ar partneriem, ar visiem, ja? Un tāpēc šeit tie iemesli tiešām varētu būt vienādi atkal, ja? Vai nu tad abās vietās ņemam ārā, vai abās vietās liekam iekšā, manuprāt. Es pat teiktu, ka ņemam tad varbūt ārā, jo es jau zinu, es jau atkārtojos, ka šī lieta ir primāri jāsakārto es tā domāju, ka tas būtiskākais būtu tieši šī uzdevuma nepildīšana. Labi, tūlīt atzīmēsim piezīmēs līdz ar to atbilstošu tekstu. Tātad nenotiek pilnvērtīgi ar pakalpojumu pārvaldību saistītās starpiestāžu un pārobežu sadarbības koordinēšanu. Tas ir tas uzdevums, ja, ko mēs atradām, ja, kurš varbūt šī brīdī nenotiek īsti pilnvērtīgi, un tāpēc arī šie te konkrētie pienākumi varbūt pieklibo, jo tie ir ļoti saistīti. Tās saistītas lietas. Te var pat runāt, ja, kurš tur ir pirmais un kurš otrais, ola un viss, tā kā reizēm mums jāpadomā, ja, bet jebkurā gadījumā tā ietekme ir, ja, un saistīti viņi ir. Ja. Tā kā šādi, labi, esam precizējuši arī šo. Tālāk mēs jau pārējām pie jaunas grupas. Tātad tā jau ir, ja iepriekšējie visi uzdevumi bija saistīti ar politikas pārvaldības līmeni, ja, tad nākošā grupa ar uzdevumiem jau ir pamatdarbības līmenis, ja, faktiski. Un tā pirmais. Tātad pakalpojumu plānošana, izveide, ieviešana, uzturēšana un attīstība. Un pirmais ir plāno un koordinē, pakalpojumu kopuma vadītājs, plāno un koordinē iestādes pakalpojumu kopumu, ja pārvalda pakalpojumu portfolio. Ja? Tātad pakalpojumu kopuma vadītājs pārvalda pakalpojumu portfolio. Tātad viens no iemesliem tas, ka nav šī struktūra sakārtota, tad nepieciešams formalizēt šo pakalpojumu kopuma vadītāja lomu. Tāda bija. Labi, man šeit gribētos atkal mazliet pajaukt situāciju. Skaidrs, jā, to struktūru mēs varam visur piesaukt, kur nav nekā labāka. Atceramies, ja? Jo viņi tiešām laikam ir būtiska, bet viņi var būt jebkur. Šeit man ir jautājums cits pakalpojumu portfolio optimizēšana, piemēram, tur veido un pārvalde, ja? Vai ir kompetences, kā vispār veidot un optimizēt pakalpojumu portfolio? Jo es pieļauju, ka jūs arī sākāt savā iestādē, darboties ar pilno sarakstu portfolio, ja, un tur bija nepieciešams visdrīzāk arī optimizēt
ja, šo te sarakstu un tādas lietas. Kā tur ir? Vai tur viss bija skaidrs, ja, un faktiski tur viss notikās? Nu, tātad vēsturiski tā, kad mums šāds pakalpojumu portfolio nemaz nebija sākotnēji, tātad mums bija aktuālo pakalpojumu saraksts, kas apstiprināts ar rīkojumu. Tad jau, kad es iepazinos ar šo pakalpojumu pārvaldības politiku, sāku veidot šo pakalpojumu portfolio, un tad man radās, kā lai to pasaka, ideja par to, kā optimizēt esošos pakalpojumus, pārstrukturēt viņus un no tajā brīdī esošajiem 38 pakalpojumiem samazināt pakalpojumu skaitu līdz, tagad precīzi neteikšu, līdz 20 apmēram. Tātad es arī sastrukturēju viņus un noprezentēju tātad struktūru vienību vadītājiem, un mēs jau vēlējāmies uzsākt tādu aktīvāku darbu pie šī procesa, bet tāpēc, kad Virsis LV neļauj veidot šos kompleksos pakalpojumus, nevis neļauj, bet pašreiz vēl nenodrošina šo funkcionalitāti, šis ir atlikts. Jā, bet tās idejas nekur nav pazudušas, tie plāni joprojām ir aktuāli, un tiklīdz varēsim veidot šādus kompleksus pakalpojumus, mēs pāriesim uz kompleksiem pakalpojumiem. Bet es sazinājos arī ar VDA, un viņi teica, ka to pašu, ko mēs jau esam runājuši šajās nodarbībās, ka tas nebūs vēl tik drīz. Skaidrs. Labi, tādā gadījumā, nav runa par kompetenci trūkumu vai nepietiekamību. Tur viss ir kārtībā. Tā bija ideja man, kas varēja būt. Ja, jo es pieļauju, ka vienā daļā iestāžu tomēr nav skaidrs, kā tur vispār apieties ar to portfolio. Jauna lieta vienkārši. Labi, tātad skatāmies, kas jums ir vēl otrs atzīmēts, kaut kas pie uzdevumiem. Tā tad arī spējas un resursu nodrošināšana. Nebūs īsti, ja. Tā doma bija tāda, kad te nav nekas tāds sīkāks paskaidrots, vienkārši šķita, kad trūkst mums to spēju tieši, jā. Nevarējām īstenot jau kaut kādā ziņā materializējušās idejas, un tāpēc es atzīmēju, ka trūkst mums šo spēju, bet nebija tāda konkrēta. Jo tad pie spējām bija jābūt ķeksīšiem, kuras spējas tad trūkst, jo šeit redz, ka mēs atzīmējam, it kā ir ierakstīts, ka netiek veikts uzdevums, netiek nodrošināts spējas un resursi, bet īsti ar pakalpojumu saraksta izveidi, to varētu sasiet, ja trūktu zināšanas, ja trūktu cilvēku, ja personālu, ja tur būtu, tad vēl bet mēs jau neatzīmējam, ka trūkst zināšanu spējas, vai ka trūkst cilvēku, un tāpēc. Tad iespējams nav arī tāda, varbūt jums ir kāda ideja, bet iespējams, ka tad pietiek ar to, ka padomāsim, kopīgi vēl. Pie partneriem varbūt tās, kad partneri mums kādā nav izveidojuši šo funkcionalitāti, lai mēs varētu veikt ieplānot to. Te ir runa nevis par rezultātu. Te nav runa par rezultātu, ka jums ir sakārtots un optimizēts portfolio. Tas nav šajā sadaļā. Tas būs nākošajā sadaļā, otrajā. Tālāk, Šeit mēs runājam, tur, ko mēs vērtēsim biznesu kā tādu, Tur būs vērtējums rezultātam. Kāpēc nav optimizēts? Tādēļ, ka nav tehnoloģiskā nodrošinājuma atbilstoši, Šeit ir runa par pienākumu, vai jūs veicat pienākumu. Un es sapratu, ka jūs to pienākumu, faktiski veicat, Un tepat varētu būt runa, ka, jūs pilnībā veicat, tas, ka nevar daudzas lietas vēl šī brīdī līdz galam izdarīt, nav rezultāta
darbībām nav rezultāta, tas ir cits jautājums. To mēs vērtējam tur tālāk. Šeit ir runa par to, vai jūs veicat šādu pienākumu. Ja? Un tad ir jautājums, ja? No visa dzirdētāja saprot, ka jūs jau to darat. Jūs strādājat ar pakalpojumu portfolio, jūs viņu veidojat, jūs viņu jau pat optimizējat, jeb domājat, vismaz plānojat optimizēšanu, tā būtu precīzāk. Ja? Un tas notiek. Un tāpēc te varētu būt pat jautājums, ja, vai tad te vispār nav atbilst pilnībā tomēr. Padomājiet. Šeit varētu būt arī atbilst tādā gadījumā pilnībā, bet es teiktu, ka varbūt mēs varam atstāt šo atbilst daļai, kamēr nav sakārtota šī struktūra, lai paliek daļai, un tad, kad struktūra sakārtosies, šo punktu es varētu pārvērst par zaļu. Respektīvi par atbilstu pilnībā. Jā, jo atceramies šajā sadaļā, ja, mēs nevērtējam rezultātu, darbību rezultātu, mēs vērtējam, vai tiek veikts šādas darbības, vai pakalpojumu kopuma vadītājs dara šīs lietas, veic šos pienākumus. Tas ir šeit vērtējums. Ja? Un tāpēc tas, ka šī brīdī tas rezultāts vēl nav, tas rezultāts varbūt būs pēc vairākiem gadiem, ja? Jo tieši tā. Kaut vai tehnoloģiju dēļ, nepieejamo tehnoloģiju dēļ. Ja? Bet tas, ka darbs tiek veikts, ir jānodala rezultāts, no tā procesa, no darbībām ir jānodala no rezultāta. Tas tiek vērtēts atsevišķi. Tā, labi, tad pagaidām tomēr nevarēju pierunāt uz atbilst pilnībā, lai paliek atbilst daļēji pagaidām. Labi. Nākošais. Apzina iespējamos pakalpojumus. Lūk, tas nozīmē skats uz nākotni. Ja? Mēs nestrādājam tikai ar esošajiem, kas kaut kā ir radušies vēsturiski varbūt. Ja? Mēs skatāmies arī uz nākotni, ja? Un apzina iespējamos pakalpojumus, kādi vēl varētu būt, kaut kādas jaunas grupas, vēl kaut kas, ja? Un tam līdzīgi. Tā, pašlaik ir neatbilst pirmais iemesls. Nav cilvēki, kuri varētu domāt par nākotni faktiski, ja? Jā, jo doma bija tāda, ka tad es viens nespēju to visu tad aptvert un trūkst cilvēku, kas tiešām analizētu situāciju un domātu par nākotni un iespējamiem pakalpojumiem, kā to attīstīt. Jā, tāda bija tā doma, jā. Ko es tiem uzdevumiem ieliku, es tagad tur jāpaskatās no galvas, neatceros. Es ieliku. Jā. Pakalpojumu plānošana, izveide, jā. Tas ir saistītais uzdevums faktiski. Jā, tā kā ļoti labi, jā. Abas lietas tā tad ir, jā. Pastīsimies, kas ir piezīmēs. Tātad pirmkārt, trūkst cilvēku, jā, trūkst laiks, jā, ir apzinātu, jā, pareizi, ļoti labi. Un tālāk, nepilnīgi nodrošināta pakalpojumu plānošana, jā, tas bija tas uzdevums, jā. Tur man apakšā palika vēl tāds paskaidrojums pašam sev, kad, to varētu arī varbūt tās dzēst ārā, vai varētu apgalvot, ka šāda, to varētu varbūt tās arī dzēst ārā, jo es papildus, es nezinu, cik tas ir pareizi vai nav pareizi, es papildus šim plānam veidoju arī sev tādu darāmo darbu plānu, atbilstoši katram konkrētam šim kritērijam, pa punktiem, lai es neapjūku, kas man jādara pirmais, kas man jādara otrais un tā tālāk. Un tad es esmu sasaistījis to savu darāmo darbu sarakstu arī ar šo pakalpojumu vadītāju pienākumiem, jo ir tās lietas, kas ir viena no otras atkarīgas. Tāda, kamēr es neesmu paveicis kaut kādus savus darbiņus, pakalpojumu vadītāji pēc idejas nevar uzsākt savu plānošanu, un lai es varētu viņiem jau dot kaut kādus konkrētus norādes, kad šo konkrēto pilnveides darbību jūs varēsiet uzsākt, ne ātrāk kā par tādu konkrētu datumu, tad es veicu vēl šādu, var jau būt, ka lieku darbu, bet es pašreiz strādāju pie tāda vienotā skatījuma izveides, pakalpojumu kopuma vadītāja, šis novērtēšanas plāns un tāda vēl jātājas sev. Jā, skaidrs, labi. Tā, tad es dzēšu ārā, tā es sapratu, ja? Jā, viņš man ir jebkurā gadījumā zināmi visi tie tādi domu graudi vai nē, vai tādas atzīmes priekš paša,
kaut kur. Labi. Tā Jā. nākošais tātad plāno un koordinē jaunu iestādes pakalpojumu izveidi, ja, nodrošinot to atbilstību. Nu, tātad te atkal ir darbs pienākums. Ja. Tātad iepriekš mēs apzinājām, kādi vispār varētu būt jaunie pakalpojumi, un šeit jau ir nākošais solis, ka mēs plānojam un koordinējam izveidi faktiski. Ja. Nu, te ir atkal jautājums par atbildes daļēji, ja, jo ja mēs iepriekš vispār neapzinām, kādi varētu būt jaunie pakalpojumi, tad šeit plānojam un koordinējam šo jauno pakalpojumu izveidu un ieviešanu. Nu, varbūt, ka varētu būt, ka šeit tomēr vajadzēja arī šādi būt loģiskāk. Tādi būtu loģiskāk, pilnīgi piekrītu. Ja mēs nedaram iepriekšējo darbību, tad šeit pastīsimies, kas mums ir rakstīts. Tātad pirmkārt, ja, kādēļ tas nenotiek? Šī gadījumā ne tādēļ, ka trūkst cilvēku, bet tādēļ, ka tāds pienākums nav noteikts, ja, struktūra. Ja, nav noteikts, ja, ka tas kādam ir jādara. Labi. Un otrs uzdevums, kas bija arī tā pati plānošana, kā uzdevums netiek veikta, ja, un tāpēc te arī tā sasaist ir labi. Piezīmēs, kā mums izskatās. Tā, vēl ir pilnveidojums lietas. Tad bija tajā, vienkārši, kad bija atbilst daļai, tad palika tā. Tātad atkal struktūrā nav skaidri definēti šie pienākumi, loma un nepilnīgi nodrošināt plānošanā, līdzīgi kā iepriekšējiem tas otrs. Ja? Jā. Labi, skaidrs, sapratu. Tā, tālāk nākošais. Plāno un koordinē esošo uzturēšanu, attīstību, pielāgošanu un tam līdzīgi. Ja? Tātad esošo, nevis pa jauniem te ir un te ir par esošiem. Te pirmkārt atkal, struktūra, tātad pienākumi, nav tāds pienākums nevienam noteikts, ka to būtu jādara, tas ir atzīmēts, un otrs trūkst kaut kāda informācija. Labi, tad kāda informācija trūkst diez? Paskatīsimies, lūdzu, ko pierakstīju piezīmēs, Tātad pirmkārt, nav struktūra, nav apzinātas vajadzības. Par vajadzībām, es biju domājis tādu, kad nav apzināts pakalpojumu saņēmēju vajadzības, un tas man tā kā varētu traucēt. Bet tad drīzāk tas, tikai tad atkal tas nav pie informācijas, varbūt arī pie informācijas, bet faktiski mums ir viens pārvaldības uzdevums, apzināt vajadzības. Un šeit atkal tā dabiskāk, nav apzinātas vajadzības, tā tad netiek veikts šis uzdevums, visdrīzāk, netiek apzinātas vajadzības. Un tāpēc ir problēma varbūt pielāgot. Tā. Mēs varam likt to PU22, tātad pakalpojumu galveno saņēmēju grupu un to vajadzību apzināšanu netiek pilnvērtīgi. Šeit, tieši tā. Jo, ja jau mums jāplāno atbilstoši mainīgām vajadzībām, tad mums ir kritiski apzināt, tās vajadzības pie tam regulāri. Tas ir kritisks uzdevums, bez kura nevarēs iztikt. Labi. Un tad jautājums, vai paliek tā informācija vēl tomēr arī? Man likās, ka tā loģiski, jo man trūkst šī informācija, es to uzdevumu nepildu, tas taisnība, bet man arī tāpēc nav tā nepieciešamā informācija, un tas man traucē. Ļoti labi. Tā. Nav apzināts. Vienkārši kā pēdējais punktiņš. Tūlītās, Tātad nav apzināts pakalpojumu saņēmēju vajadzības. Nepilnīgi tiek veikta pakalpojumu galveno saņēmēju grupu un to vajadzību apzināšana. Lūk, līdz ar to visi trīs arī ir. Labi, ļoti labi. Ar šo arī skaidrs, kas tas ir pēdējais veido un uztur pakalpojumu kopums sarakstu, tas ir tīri tehniski, par to mēs runājam, tur viss kārtībā. Un tagad gan pēdējais nosaka galvenos pakalpojumus un prioritātes. Tātad pašreiz nav šis uzdevums veikts. Es neesmu vēl noteicis šos galvenos pakalpojumus. Un kas man traucē, šis bija tas gadījums, kad man pēc būtības nekas netraucēs. Vienkārši to neesmu vēl paspējis izdarīt, to neesmu izdarījis.
Tāds mans tas skatījums, kad es Nu, jā, neredzēju nevienu iemeslu, kāpēc, kas to man darīt. varētu objektīvi traucēt, jā, to Bet izdarīt. nebija arī iemesli to darīt. Nebija iemeslu to darīt, tas taisnība, jā. Jā. Tad paliek tas pirmais, jā. Es to pirmo es teicu, es tā ne visur viņu gribēju likt, tāpēc, ka viņš visur tā velkās līdzi. Bet jā, taisnība, mēs varam šeit izlikt. Es vienkārši domāju, vai ir kaut kas vēl svarīgāks. Ja Nav. nekas svarīgāka nav iemesli, kāpēc tas netika darīts. Ja? Kompetences. Ja? Es vēl varēju padomāt par kompetencēm, ja? Ka nebija skaidrs vispār, ja? Kas tie galvenie pakalpojumi ir, ka tādiem ir jābūt, kā vispār tur tās prioritātes domāt un tam līdzīgi. Ja? Un tas varbūt traucē, ja? Bet varbūt arī jūsu gadījumā ne. Šajā brīdī jau es gribētu teikt, ka es jau tā kā, ka tās nevarētu vairs būt kompetences šajā brīdī. Varbūt, ja vēl pāris mēnešus iepriekš, tad es tā liktu, bet šajā brīdī es droši vien kompetences neatzīmētu kā galveno, tad, ja liktu, tad liktu tiešām to struktūru atkal, ja? Jā. Tā gan būs absolūts čempions. Tā būs, bet es ceru, ka tuvāko nedēļu laikā tas tiks atrisināts un vismaz tā izskatās, ka tas tiks tagad tuvāko nedēļu laikā atrisināts. Jā, tikai vajag padomāt, tātad pirmkārt, ja, tajā brīdī, kad jums tiks atrisināts šis struktūras jautājums, tad vienā daļā jums pazudīs iemeslu. Šeit ir ļoti daudz, kur jau 19 rindiņās laikam bija vai cik. Un tad ir jautājums, vai tajā brīdī sāks notikt tie pienākumi, vai jūs tajā brīdī sāksiet pildīt pienākumus, ja? Vai arī tajā brīdī iestāsies tas otrs. Tajā brīdī jūs sapratīsiet, kas tagad sāk traucēt, ja? Ko jūs šī brīdī varbūt vienkārši tik tālu vēl netiekat, ja? Tā vērtēšanā, ja? Bet pēc tam, labi, lai tā būtu. Es pieļauju, ka jau jūs esat morāli gatavs tam, ka mainīsies iemesli. Mainīsies iemesli, būs jāpārvērtē, tad iemesli, jā. Labi. Tātad šis arī uzdevums ir pārunāts. Nākošais. Pakalpojumu galveno saņēmēju grupu un to vajadzību apzināšana. Labi, tātad pirmais. Saņēmēju grupas atbilst pilnībā, ir apzināts. Tālāk. Apzina vajadzības un pieprasījumi, te ir daļēji, kādi ir iemesli. Pirmkārt, procesi, tātad nav skaidra kārtība, kā vispār apzināt, ja? Tālāk. Kā tad pakalpojumu saņēmēji varētu traucēt apzināt viņu vajadzības? Viņi netiek iesaistīti. Tā doma Pagaid. Viņi netiek iesaistīti, tā ir jūsu problēma, jo pakalpojumu saņēmēji mēs atzīmētu, ja viņi ir vājā vieta. Viņi taču nav vājā vieta. Tad mēs neliekam. Jā, jo tā doma nebija, ka viņi ir vājā vieta. Jo mēs jau te atzīmējam vājās vietas. Kas ir vājās vietas, kas ir iemesli? Ja? Viņi droši vien neturās pretī un neatsakās paust savu viedokli. Drīzāk jūs viņu vienkārši nepaprasat. Ja? Tātad labi. Vai nepaprasam pietiekoši, un jēgpilni, lai varētu interpretēt to viņu sniegto informāciju. Tas nozīmē, ka mēs tiešām pie kaut kādiem procesiem paliekam, un otrs uzdevums bija? Otrs bija par to pilnveidu uzturēšanu un šī gadījumā un attīstību. Jā. Jo es negribēju likt to uzdevumu, kas ir pats uzdevums. Šeit blakus, ja? Jā, tāpēc, kad mēs nepildam to, tāpēc, kad nepildam to. Sanāk, Jā, protams, tas nebūtu jēdzīgi, protams. Jā. Ir vēl viens uzdevums atbilstošs, kas varētu būt. Šis ir atkal mazliet tāds abstrakts, pakalpojumu plānošanu neveicam, tāpēc neapzinām vajadzības. Te ir otrādi, te gandrīz vai liekas, ka es secību otrādi, Mēs neveicam plānošanu, tādēļ neapzinām vajadzības. Varēja būt neapzinām vajadzības, tādēļ neplānojam, iespējams, un neveidojam. Bet šis ir cits uzdevums par iesaisti. Atceramies, mums bija viens uzdevums – iesaisti un līdzdalība.
Jā, bija gan tas ir pārvaldības dalībnieku iesaiste 3-2 beigās. Jā. Un tas, man liekas, gan, ja jūs tur ar to iesaisti īsti nenodarbojaties, ja, kur ir pārvaldības dalībnieku iesaiste. Jā. Nu, ja jūs viņus neiesaistat, tad jūs nevarat noskaidrot viņu vajadzības. Ja. Jā. Te tā loģika varētu būt šis uzdevums, ja ir diezgan tāds, būtisks, ja, ka Jā. bez viņu iesaistes jūs vajadzības nenoskaidrosiet visdrīzāk. Ja. Jā, Tāpēc faktiski es vienkārši biju neprecīzi. Es pie spējām resursiem atzīmēju par to pakalpojumu ņēmējiem, bet vairāk tā tīri loģiski domāju par šo, ka viņi netiek iesaistīti. Jā. Viņi kā pārvaldības dalībnieki netiek iesaistīti. Jā. Tā, labi, tad kas mums šeit ir? Pirmais process neparedz apzināšanu, labi, un netiek iesaistīti, kur ir netiek iesaistīti pakalpojums saņēmēji. Ierakstīt, iezīmēs bija precīzi ierakstīts. Jā. Tieši tas, ko mēs atzīmējam kā uzdevumu. Jā. Ļoti labi. Tagad ir precizēts un ir precīzāk, atbilstošāk. Lieliski. Tā, tālāk. Nākošais. Seko iestādes saņēmēju grupu izmaiņu tendencēm. Atkal tā pati kārtība, droši vien tā būtu viena un tā pati kārtība. Jā, tas tāds kā monitoringa process, lai mēs varētu. Jā. Ļoti labi. Un pie uzdevumiem, kurš te būs? Saņēmēja grupa, vajadzības netiek noskaidrotas. Šeit gan es ieliku to, kad nepildam šo pienākumu, jo tad nevaram sekot tām tendencēm. Te man likās, ka varbūt es varu likt to pašu uzdevumu. Jā, bet varbūt, ka tomēr arī tad kā trešo šo tomēr, jo viņš ir būtisks, bez tās viņu iesaistas, tur nekas nesanāks. Un es domāju par to, ka tendences faktiski var noskaidrot, protams, arī citos veidos, tīri analītika, atskaites analizēt un kaut kādus uzkrāto informāciju un tam līdzīgi, bet, vai arī analizēt ārzemēs vispārējas tendences, kā vispār pasaulē mainās vajadzības cilvēkiem, uz ko tad mēs ejam. Tā kā tur ir dažādi veidi, kā tās tendences dabūt. Tā, labi, tas bija par tendencēm, vajadzību izmaiņām. Tālāk, plāno un ierosina pakalpojumu kopumu izmaiņas jau. Daļēji, tātad pirmkārt nav pienākums to darīt. Labi, struktūra. Tālāk, plānošana. Tātad mēs neveicam plānošanu, tādēļ neplānojam. Tur bija vairāk par to attīstību. Tātad, tur redz visi gan plānošana, gan izveide, gan uzturēšana. Šeit arī tajās piezīmēs ir precizēts, kāda. Labi, skaidrs, labi. Tas bija pirmais uzdevums, un otrs uzdevums mums, kur tad ir vēl viens. Tātad nemitīga pilnveide. Plāno un ierosina pakalpojumu kopuma izmaiņas. Varētu to pilnveidu attiecināt, jo pilnveide nav tikai konkrētais pakalpojums, jo te ir runa par pakalpojumu kopumu izmaiņām, tātad arī portfolio, jauni pakalpojumi, tostarp arī konkrētu pakalpojumu izmaiņas. Labi, viss skaidrs, kas mums ir piezīmēs. Kā izskatās. Tātad tā bija tā pati pienākuma, tātad struktūra nav formalizēta. Tālāk. Uzturēšana un pilnveida un nepilnīgi vidas nemitīgi pilnveida. Tie uzdevumi abi, Labi, skaidrs, saprotu. Un pēdējais šajā grupiņā ierosina konkrētu pakalpojumu izmaiņas, tātad iepriekš bija par kopumu, par sarakstu, par grupām, ko vajadzētu mainīt. Tad šeit jau ir konkrēts pakalpojums, un šeit, kāpēc ir partneri interesanti runāt? Tas es tagad tieši skatos, un, ja godīgi, es pat nevaru pašreiz pateikt, kāpēc man te ir atzīmēt partneri. Jāskatās piezīmēs, ko es esmu domājis. Jo man šīs rindiņas atkal liekas ļoti tuvas, un viņas varētu pat
sakrist, ja tie iemesli. Ja? Jā, Jo, ja mēs pie kopuma nedaram, tāpēc, ka nav pienākums, tad arī atsevišķu pakalpojumu neierosinam tādēļ. Tas pats pienākums, ja? Savukārt partneri, diez vai partneri trūkums mums traucēs ierosināt izmaiņas, ja? Vai domāju, ka nē, bet varam varbūt pastīsimies, ar ko atšķirās, ja? Kas mums šeit ir. Tā tad ir varam, izmaiņas ir varam, un tā kompetenti, un diez vai. Nē, Un tad nav es runa te par- kaut ko ne to, es te kaut ko ne to. Te bija laikam tā, ka kur man tas melnais augšā aiz tā sarkanā, tad virs nenodrošina to kompleksie pakalpojumu. pakalpojumi. Jā, Bet te jau nav runa par pakalpojumu konkrēti, jo mēs tur analizējām tendences, sapratām izmaiņas konkrētā vajadzībā, ja? Un te nav runa par sarakstu optimizāciju. Lūk, pie sarakstu optimizācijas tur būtu šīs te piezīmes pa tēmu, ja? Ka nevaram tur kompleksos veidot. Bet šeit ir runa par konkrētu esošu pakalpojumu, kurā vajag kaut ko pamainīt, lai viņš būtu labāks. Ja? Un tur mums pašiem ir jātiek galā. Nedaudz, jā. Tā kā es domāju, ka mēs varam mierīgi izmantot tos pašus iepriekšējos, jo viņi sakrīt, faktiski pēc būtības. Jā. Un te par to virs arī droši vien. Jā, tur arī mēs to varam ņemt. Šajā vietā droši vien tas nebūs. Un līdz ar to mums arī jāpakoriģē tie atzīmētie iemesli šeit. Jā. Labi. Jauki, precizējām. Tā, tas bija šeit laikam otrs. Un trešais bija pie nemitīgas pilnveids. Tas laikam jau bija. Jā. Tā bija atzīmēta. Jā. Labi. Šeit nedaudz precizējām. Ļoti labi. Tā, nākošais. Pakalpojumu sniegšanas un uzturēšanas rezultatīvāko un efektīvāko veidu noteikšana. Kas tad mums ir šeit? Nosaka efektīvākos, rezultatīvākos veidus. Labi, un kas tad traucē to darīt? Tā, saņēmēji diez vai varētu jums traucēt izdomāt, kā labāk dzīvot, pareizāk un efektīvāk. Turpēc, kad nē, jā. Šeit atkal ir kaut kur kaut kāds pārpratums par to saņēmēju varbūt ietekmi. Jā. Tiešām es nevaru neko pat nokomentēt šajā brīdī. Es pats brīnos, kāds bija tas mans domu gājiens, kādēļ es te... Pasīsimies, to arī piezīmēs, protams, varbūt, ka tur tas skaidrojums palīdz. Varbūt bija tā pati doma, par to, kad nav apzināts tās vajadzības. Nepietiekoši iesaistīti. Jā, kad... Šī vairāk tomēr ir iekšēja lieta, ja? Jo atkal, tad, kad mēs runājām iepriekš, tad tur bija vairāk tiešām viņu vajadzības, pielāgošana viņu vajadzībām, tad ir skaidrs, ka viņi bija jāiesaista, jāinteresējās, ko tad viņi grib, kādas ir tās vajadzības, tas bija tur. Tad, kad mēs runājam, ka mēs nosakam efektīvākos un rezultatīvākos veidus, tad tā ir iekšēja darbība, mēs domājam paši, kā mums būtu jārīkojas, lai labāk sasniegtu rezultātu. Izveidojam vienu scenāriju, kā mēs sniegsim pakalpojumus, izveidojam otru. Ja? Tad saprotam, ne, šajā scenārijā rezultāts būs labāks, viņi paliks apmierinātāki, piemēram, ja? Vai arī efektivitāte. Viens scenārijs, mēs visu daram paši. Otrs scenārijs, pēc iespējas piesaistīsim partnerus. Lūk, ja? Tie ir iekšēji lēmumi. Tā ir tā stratēģija faktiski, ja? Ka mēs jau stratēģijā iestādes mērogā pozicionējam, jeb nosakam, kā mēs plānojam dzīvot, ja? Lai būtu labāki rezultāti un lielāka efektivitāte. Ja? Un tas ir tikai iekšēji, tur jums ārēji diez vai kāds palīdzēs, ja? Vai ietekmēs. Par to ir runa. Jā, šeit kā otrais punkts par to informāciju, bija tā doma, ka mums nepietiek, ka man nepietiekoši tā informācija, lai vispār, bet... Šis laikam nebūs riktīgi, te būs jāpadomā, ja bišķi, tu padomāsim kopīgi. Tātad pirmkārt, diez vai,
informācija jau var piesaukt, ja mums ir informācija, var palīdzēt izšķirties par kaut kādiem labākiem variantiem. Vienu vai otru variantu, jā. Bet nav informācija. Līdz ar to nevaram izvēlēties, kurš varētu būt efektīvākais, rezultatīvākais variants. Labi, lai pagaidām paliek, vai te ir kaut kas cits pie spējām? Manuprāt, te gan tās kompetences, man vismaz būtu krietni jāpadomā, kā vispār analizēt, kā vispār nonākt līdz kaut kādiem efektīvākiem veidiem, kā vispār tos scenārijus apzināt, no kura gala ķerties klāt. Tā ir sarežģīta lieta, faktiski. Tā ir sarežģīta lieta. Tāpēc es nezinu, Ziniet, ko ieliekam arī mēs te pie tām kompetencēm, jo tiešām šeit man būs nepieciešams papētīt un padomāt, kā vispār varētu tos scenārijus izveidot, vai... Lūk, tas nozīmē, viens ir pie kompetencēm, tur tiešām, tā ir sarežģīta lieta, un otrs paliek pie informācijas, jo, tad kaut kāda informācija ir vajadzīga, lai varētu pieņemt lēmumu. Tas palīdzētu vienkārši izšķirties par to, kuri scenāriji tad būtu atbilstošākie. Varbūt tās, kad, Jo šeit pat iespējams varētu izmantot kaut kādas tādas metodas, kā ir tāda Delfu metode vai kā tāds nevis ekspres, bet ekspertu metodes, lai apzinātu. Tātad pirmais bija par tām kompetencēm. Otrais bija par informāciju, tātad trūkst informācija. Te nav īsti par tiem klientiem, bet šis ir viss uz klientiem orientēts. Trūkst informācija izvēlei. Jo mums kompetences trūka, lai apzinātu, un informācija trūkst, lai pieņemtu lēmumu. Labi, tātad tie ir divi no spējām, un kas mums bija pie uzdevumiem, paskatīsimies. Pie uzdevumiem. Tātad pirmkārt, saņēmēja vajadzības nebūs. Tad tas tagad atkritīs. Un otrs bija... Atkal pievilkt jau viņas var, jo atkal, ja mēs runājam par rezultātu, kas ir rezultāts? Kā mēs tur apmierināsim, kā mēs sasniegsim to pakalpojumu rezultātu, tad varbūt, ka būtu interesanti zināt, ko tad tie cilvēki sagaida, bet, atkal vai šī rindiņā tas ir svarīgākais? Varbūt, ka tomēr nē, vairāk te fokusējamies uz tām mūsu lēmumiem, un tām spējām un darbībām. Pastīsimies, vai pie uzdevumiem tomēr kaut kas nav vēl piemērots tā. Ir viena lieta, kas man liekas svarīga, lai jūs varētu pieņemt šos te lēmumus par efektīvākiem un rezultatīvākiem veidiem. Faktiski ir ļoti svarīgi saprast, ko paredz jūsu attīstības stratēģija. Un te ir svarīgi, lai būtu izveidota pakalpojuma attīstības stratēģija, jo tieši tā var būt par pamatu, lai jūs pēc tam domātu, kā to stratēģiju īstenot. Jo faktiski, ko tad jūs šeit darat? Jūs meklējat rezultatīvākos, efektīvākos veidus stratēģijas īstenošanai. Taču, Un tāpēc te ir ļoti kritiski, lai tā stratēģija būtu iezīmējusi tos virzienus un mērķus, ko jūs vispār gribat sasniegt. Un tad, kad ir skaidrs, ko jūs gribat sasniegt, tikai tad jūs varat domāt, kā to darīt efektīvāk, rezultatīvāk un tam līdzīgi. Tāpēc šeit kritiskais uzdevums ir šī stratēģijas izveide. Lūk, šeit, kura vai nu ir vai nav. Lūk, un tas varētu būt tas, kas varbūt pietrūkst. Noteikti, jā. Un tad tur vienkārši, kad nav izstrādāta pakalpojumu attīstības stratēģija, iestādes pakalpojumu attīstības, Jā,
Lūk, tas ir tas uzdevums, ja, kurš šeit varbūt pietrūkst, ja, kas var traucēt, ja nav saprasts, ja, uz kurieni mēs vispār gribam nonākt, ja, vecais teiciens laikam, ja, ka nekad tam kapteinim, kurš nezina, uz kuru ostu grib nokļūt, ja, nekad nebūs ceļavējš. Ja. Te arī, ja nav definēts tas mērķis, ja, tad jūs nevarat atrast īsāko ceļu, efektīvāko ceļu. Ja. Tā. Labi, šis arī ir. Tā, tālāk. 2,4. Tātad te jau ir par galveno darbības rādītāju noteikšanu. Lūk, ja. Iepriekš mēs sapratām, kādi varētu būt tie veidi, vai nesapratām, ja, bet vajadzētu saprast. Un šeit savukārt mēs jau tagad noteiksim galvenos darbības rādītājus. Tātad pirmkārt atkal nodrošina un kontrolē noteikšanu, rādītāju noteikšanu un dokumentēšanu. Labi, ir atzīmēts, ka tas nav pienākums, iemesls, jā. Jā, un te bija par vadlīnijām runājot, šīs bija domāts tādas iekšējas iestādes vadlīnijas, nevis tādas vienotas valsts. Tātad, respektīvi, tā doma bija tāda, lai katram pakalpojumu vadītājiem mūsu iestādē būtu skaidrs, pēc kādiem tad vienotiem principiem mēs nosakam šos galvenos darbības rādītājus. Lai nebūtu tā, ka viņi ļoti atšķirās, vai katram ir cita nedaudz pieeja, izpratne, lai būtu tāda vienota tomēr. Un, protams, ka katrs jau var ienest savas kaut kādas izmaiņas attiecībā uz savu pakalpojumu, bet lai tā galvenā būtu vienota tāda sistēma. Tāda bija doma. Labi. Man ir jautājums, kā ir ar kompetencēm? Kompetences ir, lai noteiktu galvenos darbības rādītājus. Jo man pašam tas būtu diezgan smags jautājums, ja? Kā viņus vispār izvēlēties, kāda viņi vispār varētu būt. Jo atceramies, galvenie darbības rādītāji, KPI, faktiski, ja tā ir rādītāja pase, kur jāsaprot, ko mēs gribam mērīt, kāpēc mēs gribam mērīt, kāda būs metodika, kas ir vajadzīgs, lai mēs to varētu mērīt. Tur katrs rādītājs ir vesela pasaule. Mana tā doma bija tāda, ka mēs sākotnēji, pat cik mums tātad ir pakalpojumi, tad sākotnēji mums vajag apkopot visu to informāciju, kādi jau mums ir rādītāji, kādus jau mēs mēram uz šo brīdi, tad saprast, kuri ir tie vienotie rādītāji, kādus varbūt tās ir nepieciešams vēl pievienot. Es tās kompetences nepildu, mūsdienās jau ir ļoti viegli it kā atrast nepieciešamo informāciju, ja zinām tieši, ko mēs meklējam. Ir bišķi sarežģītāk. Tas, ko es varu ieteikt, un man nesen viens kolēģis konsultāciju lūdza, lai es viņam aizsūtu komplektiņu ar galvenajiem darbības rādītājiem viņa pakalpojumiem. Pareizāk sakot, resursiem. Tieši tāpat kā pakalpojumiem, arī resursiem ir galvenie darbības rādītāji. Ja? Un es viņam atbildēju, man nav ko tev aizsūtīt, jo tie ir ļoti individuāli katram pakalpojumam, katram resursam, bet faktiski ir ļoti laba lieta. ChatGPT. Un ko es pats esmu darījis? Es tur uzbednē pasaku lūdzu, nodefinējiet man 10 galvenos darbības rādītājus tādam un tādam pakalpojumam. Jo katram pakalpojumam, tie rādītāji var būt pilnīgi citi, kas kuram ir svarīgi. Un pašlaik mums ir šāds te palīga līdzeklis, kurš tiešām ļoti labi to arī kā piemērus var iedot. Kā piemērus gan viņš var iedot, un tie piemēri ir jāskatās pašiem, cik viņi ir atbilstoši un derīgi. Jo tur jau tikai tiek uzskaitīti, kādi varētu būt šie rādītāji. Un tā varbūt arī nav liela māksla. Bet mums jau ir, faktiski tas ir no vidus kaut kur. Jo mums pirmkārt ir jāsaprot, kāpēc mēs gribam kaut ko mērīt. Un rādītājs seko tikai pēc tam. Jo rādītājs ir, lai mēs kaut ko varētu panākt. Nevis pats par sevi. Tā ir pirmā lieta. Un to jūs tikai paši varēsiet apzināt. Un otra lieta. Metodika un
nepieciešamais tehnoloģiskais nodrošinājums, lai jūs spētu šādu rādītāju mērīt. Jo jums var iedot 10 skaistus un pareizus rādītājus, vai jūs paši varat izdomāt, bet ja jūs nemācēsiet viņus reāli nomērīt, nebūs tāda iespēja vienkārši, ja? Kaut kas pietrūks, ja? Tad nekā, tad tie rādītāji nekur nebūs arī liekami, jūs viņus pat neiegūsiet. Tāpēc šis ir sarežģīts jautājums faktiski, ja? Un tur ir jābūt, zināmā mērā gudrībai, jeb zināšanām, kā to visu varētu dabūt kopā, to rādītāju sistēmu izveidot iestādē. Jo par to mērīšanu tas ir ļoti būtiski, jo tur bieži vien ir jāiesaista šīs digitālās tehnoloģijas, un tas var būt klupšanas akmens atsevišķu rādītāju noteikšanā. Nevis noteikšanai, bet mērīšanai, Jo te mēs atkal runājam, jau it kā pārslēdzāmies tā plūstoši uz to rezultātu, ka ir jābūt rādītājiem. Bet te jau ir atkal jautājums tomēr par pienākumu. Vai jūs kā pakalpojumu vadītājs nodrošināt, kontrolēt noteikšanu, to procesu, nevis rezultātu, ka ir vai nav noteikti, bet te ir tikai, ka notiek process iestādē, ka gan jūs iestādes mērogā nosakat un dokumentējat, un ka pakalpojumu vadītāji saviem pakalpojumiem arī nosaka un dokumentē. Pakalpojumu vadītāji dokumentē pakalpojumu aprakstos. Pakalpojumu aprakstā ir vieta, kur pakalpojumam var noteikt rādītājus. Iestādes mērogā rādītājus visdrīzāk nosaka kaut kādos dokumentos. Tādus ilgtermiņa, rezultējošos rādītājus. Tā ir tā pati attīstības stratēģija, kurā nosaka kaut kādus sasniedzamos rezultātus, rādītājus pa gadiem. Varbūt arī cita veida rādītāji kaut kādos citos iestādes dokumentos, kas ir apstiprināti. Tā kā te ir divu veidu, tie rādītāji. Bet šeit ir jautājums, vai jūs kā pakalpojumu kopuma vadītājs to procesu vadat, kontrolēt un nodrošinat, ka tas notiek vispār iestādē. Un tad ir jautājums, pirmkārt nav pienākums, un otrkārt nav vadlīnijas. Par tām vadlīnijām, es īsti neesmu drošs, vai vadlīnijas jums palīdzēs nodrošināt un kontrolēt. Nebija tā domāts, ka viņas mums palīdzēs vai man palīdzēs. Bija doma tāda, ka es viņas kā šis pakalpojumu kopuma vadītājs izveidoju tādas vienotas. Nav pareizi. Tad nav īstā vieta. Tad nav īstā vieta. Te jau ir jautājums tāds, vai vadlīniju trūkums jums neļauj kontrolēt rādītāju noteikšanu. Šeit tā mana loģika bija otrādāk. Es piekrītu, šeit nav atbildes. Jo mēs jau skatāmies, kas traucē no šiem uzskaitītajiem augšā, kas no tiem traucē veikt pienākumu. Un tāpēc, tas, ka nav pienākums un struktūra sakārtot, tāpēc nekas netiek darīts, varbūt, vai tiek darīts daļēji pašlaik, tie daļēji. Šeit tiešām varbūt tās ieliekam arī tās kompetences, jo tās gan varētu traucēt, gadījumā nepieciešams pilnveidot un attīstīt, Varbūt, Labi, tas bija pie spējām, un kurš uzdevums mums ir atzīmēts? Uzdevums sniegšana efektīvi. Uzdevums netiek, tā. Nav noteikti veidi, un tāpēc mēs nevaram noteikt rādītājus, Tāda tā loģika bija, kad tad tiem rādītājiem jābūt. Labi, skatāmies, kas ir piezīmēs. Tātad par pienākumu, ka nav pienākums, tātad struktūra, tālāk nav vadlīnija. Es drīzāk tad par to kompetencēm, mēs pārlikām, Nav kompetences par noteikšanu un kontroli, un nav noteikti veidi. Ja nav noteikti vispār veidi, no tiem varbūt arī izriet, ja galvenie darbības rādītāji var būt saistīti arī ar tiem veidiem. Tāda bija tā doma. Labi, Skaidrs. Tad ir. Tā, un pēdējais šajā grupiņā. Tad kritiskie veiksmes faktori un virzošie rādītāji. Labi, kas tad mums šeit būs? Nav nekas ielikas.
Šeit pilnīgi noteikti, atkal, šeit varētu mēs kopēt iepriekšējo, ja? Bet es pieļauju, ka tomēr pie kritiskajiem veiksmes faktoriem, ja, un virzošajiem rādītājiem tur ir kompetences valsts pārvaldē. Tā ir pilnīgi jauna lieta, un reti kurš vispār ir dzirdējis, kur nu vēl spēj kaut ko tādu izdomāt. Ja? Tur būs krietni jādomā, kā. Un tās ir kompetences pilnīgi noteikti. Ja? Un par to struktūru, par to pienākumu, ja, vai tas ir vai nav pienākums, mēs varam atkal tad abus vienveidīgi te atzīmēt. Ja? Vai nu abi ir, vai abi nav. Tad liekam, abi ir, šoreiz abi ir. Labi. Lūk, un līdz ar to nav kompetences to virzošo rādītāju noteikšanai. Pastīsimies, kas mums bija pie vairāk arī te nekā nav. Nebija nekas, pašreiz. Varbūt arī vairāk īsti neko te nevajag. Es iekopēšu tās divas lietas. Pirmkārt bija tā struktūra, ja pienākums to darīt. Nav pašlaik. Nav kompetences par pakalpojumu. Uzturēšanas rādītāju noteikšanu un kontroli. Nav kompetences par pakalpojumu rādītāju noteikšanu un kontroli. Ja? Lai būtu, ja tā ideja ir. Ja? Tā kā šādi. Labi. Tātad esam tikuši galā arī ar šo te PO24 precizējuši nedaudz. Tālāk. Šeit ir vesela grupa. Un līdz ar to šodien šajā vietiņā mēs varētu arī beigt. Es nezinu, vai tas ir iespējams, ka jūs, Andrej, tomēr turpinat patstāvīgi iet tālāk mājās, te, kur vēl nav nekā. Protams. Ja? Nākošajā reizē mēs turpināsim pārunāt, jo pārunājot tomēr iet ātrāk nekā, ja mēs no nulles to daram. Un nākošajā nedēļā mēs turpināsim pārunāt šīs lietas, bet pārunāšana veiksies ātrāk, ja jau būs sākotnējs variants, it sevišķi tādēļ, ka jūs jau būsiet pārdomājis. Noteikti. Un lielākajā daļā arī būs pamatoti un tie cēloņi arī jau būs noteikti. Ja? Tā kā šodien, ja mēs tikai atsevišķās vietās kaut ko precizējām. Ja? Tā kā to mājas darbu vajadzētu turpināt, un nākošajā nedēļā līdz ar to arī skatīsimies kopīgi, pārunāsim. Ja? Jā, ļoti labi, protams. Jā, tā arī es darīšu. Tādā gadījumā atkal šodien paldies par darbu. Paldies jums par iesaisti, ļoti motivējoši. Man vienmēr pēc mūsu nodarbības ir vairāk enerģijas turpināt. Tad šodien arī beidzam, tad uz tikšanos pēc nedēļas. Uz redzēšanos, paldies! Tā.